Ja? Sveiciens visiem biedrības laiks jauniešiem skatītājiem, klausītājiem. Turpinam aktīvi gatavoties Bauskas novada pašvaldību vēlēšanām. Tuvojās 7. jūnijas, ja īstenībā vairāk nav tik tālu, jo mazāk nekā mēnesis. Tas nozīmē līdz vēlēšanām. Un teikšu, tāds finiša spurts jau drīz varbūt arī jau sāksies, jo es domāju, ka arī aktīvāk priekšvēlēšana aģitācijas, uz ielām vairāk partijas redzēsim pasākumos. Un šodien tas gods runāt ar Latvijas attīstībai sarakstu Bauskas novada pašvaldību vēlēšanās. Un jāsaka, ka tādu ļoti, es gribētu teikt, veiksmīgu skaitli, kārtas numuru 1. Tā kā vienmēr dodoties pašvaldību vēlēšanām, 7. jūnijā, jebkurā iecirknī būs kā pirmais saraksts augšgalā, teiksim, tajās sakārtotajā čupiņā, kā saka, ja. Un vispirms, jā, tātad mans vārds ir Gins, esmu biedrības laiks jauniešiem vadītājs, mana kolēģe Elīza. Un mēs esam šo debašu vadītāji, nu jau 5. debašu reizi novadīsim kopā ar jums. Otro sezonu, jā. Īstenībā jāsagadīs pat 3. Es arī atceros, vēl pašvaldību iepriekšējās vēlēšanas un vēl Eiropas parlamenta vēlēšanas, nu gan 3. sezona. Bet tagad klātienē. Un tagad klātienē. Pirmā reize klātienē realitātē, vai ne? Un stādīsim priekšā jūsu sarakstu. Tie, kas ir šeit klāt, ar mums sarunāsies, tātad saraksta pirmais numurs Ināra Petersone. Sveiki, Ināra, vēlreiz. Labdien. Jā, otrais numurs sarakstā Laina Baha. Labdien. Numur 5 Dace Dukāte. Sveiki. Un ar 16. kārtas numuru startē Rajants. Sveiks, Rajant. Labdien. Jā, no Elīzes, es domāju, ka došu vārdu uzreiz tev sākumā, kā saka, pirmie jautājumi par jaunatnes jomu, bet šeit pie galda jāsaka, es vēlos tomēr to izcelt. Es teicu Elīzei, ka es to noteikti izdarīšu. Mēs vienmēr nāk pie mums jaunatnes organizācijā diskutējam, dažkārt dzirdam par kādiem jauniešiem ir politika, par ko mēs runājam. Jaunieši nav gatavi politikai, no manis pa kreisi, vecumnieku apvienības jaunastietes speciālists, par labi iecels jauniešu centra vadītāja, arī deputāte. Un Rajants, skolnieks, vidusskolēns, kurš arī tomēr pārstāv jauniešu balsi, kas, manuprāt, šobrīd līdz šim, gribētu teikt, tāds unikāls gadījums mums te Bauskas novada pašvaldībā. Tā kā paldies no mums personiski ar Elīzi par šo, un došu vārdu Elīzi tev. Jā, mūsu pirmais jautājums ir, ķeroties uzreiz klāt pie mums būtiskākās tēmas darbs ar jaunatni. Šobrīd darbu ar jaunatni Bauskas pilsētā un Rundāles apvienības teritorijā veic tikai nevalstiskās organizācijas. Bauskas pilsētā darbība diemžēl nenotiek jau gandrīz gadu. Rundāles apvienības teritorijā ilgstoši to veic, tikai biedrība Mums pieder pasaule. Arī citu apvienības teritoriju pagastos. Pilnvērtīgs mobilais darbs vai darbs vismaz reizi nedēļā, diemžēl, bieži nenotiek. Vai jūs saskatāt nepieciešamību veikt darbu ar jauniešiem visos pagastos un regulāri? Un, ja jā, kāds ir jūsu redzējums, kā šo sistēmu uzlabot un mainīt, lai tas notiktu? Droši vien es sākšu, ņemot vērā, kad no Ginta pieteiciena attiecībā uz jauniešiem, es tam līdzsvaram esmu nejauniete, ja, kas strādā ikdienā. Bet, manuprāt, arī šis jautājums ir cieši saistīts ar mūsu programmā jau arī iekļauto un nostāju, kas ir bijusi arī šajā esošajā sasaukumā, par cik arī 3 deputāti mums ir, par līdzsvarotu visa novada attīstību. Un jaunieši ir pilnīgi līdzīgi tāpatās tā kā citi jautājumi, visi jautājumi, kas saistīti ar jauniešiem, ar visiem citiem, ir noteikti jāskatās kontekstā. Un mēs negribam izcelt, ka tas jaunietis, kas, pieņemsim, pilsētā dzīvo vai teiksim, laukos, viņš ir labāks vai sliktāks. Mums ir jebkurš ir ļoti svarīgs. Un man arī kā mammai 2 bērnu, teiksim, mammai, kurai ir 28, 29 gadu veci, teiksim, bērni, arī saskaroties, teiksim, ar viņu draugiem un visiem, manuprāt, ka tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi atrast, ko tam jaunietim darīt ārpus skolas. Jā, jo vecāki, diemžēl, ar katru gadu arī vairāk, vai pareizāk sakot, mazāk var veltīt laiku, jo ir arī tā mobilitātes tie jautājumi no vienas vai uz otru pusi, teiksim, braukt. Tāpēc manā skatījumā, kad viennozīmīgi ir ļoti svarīgi gan Bauskā, gan Rundālē, gan vecumniekos, gan Iecevā, gan jebkurā, teiksim, pašvaldībā, pagastā, ciemā, ka ir, kas nodarbojas. Bet kas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski, ko es arī esmu sapratusi, mēs varam veidot struktūru, kādu mēs gribam, bet ir svarīgs cilvēks, kas ar tiem jauniešiem ir gatavs nodarboties un kuram ir sirdslieta. Jo jaunietis laikam ir tā iedzīvotāja grupa, kurš ļoti labi jūt attieksmi pret to, kā pret viņu izturās, ko viņam piedāvā. Un jaunieši arī ir ļoti dažādi.
Tāpēc svarīgi ir atrast šos cilvēkus. Un, manuprāt, kur mums veiksmīgāk ir atrast, un ne par velti arī mūsu sarakstā ir jaunieši, kas ir iesaistījušies, lai arī varētu, teiksim, attīstīt šos jautājumus visā novadā. Un es domāju, tāpēc arī ir Dace vecumniekos, ir viņas pieredze, kas ir, un varam mēs, teiksim, arī tāpat tās Laine, kas arī ikdienā strādā ar šiem jautājumiem, bet ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski ir arī šī mobilitāte, šis pārklājums. Jo mēs esam runājuši, Ginteri, ar tevi, teiksim, ārpus visu šī ir, visa tā mobilitāte, transports lauku reģionu, un mums ir nenormāli, tā reģionālā, tas geogrāfiskais izvietojums un tie ceļi, mums tā ir viena būtiska problēma, kas kā pašvaldībā, ja mēs gribam, lai ar jaunieti varētu nodarboties un viņu kaut kur, mēs teiksim, apvienot kaut kādās grupās un viņiem būtu šī iespēja, mums ir jārisina arī tas transports. Bet es došu noteikti kolēģi, kuri, tas tāda prelūdija no manas puses, ir. Tā kā tāds droši. Jā, tas ir darbs ar jaunatni, tas ir izaicinājums, dotajā brīdī tā es to redzu, bet, kā jau Ināra arī minēja, iespējams ļoti būtisks iemesls, kāpēc es arī esmu šeit. Un jā, es piekrītu, ka varbūt mums nenotiek tik gludi, nepārklājās viss novads, jo minētā mobilitāte, tas ir viens ļoti liels mīnus dotajā brīdī. Un nositās no domas nost. Tā ir viena lieta. Otra lieta, dotajā brīdī, ko es redzu, tas ir ļoti tāds minimāls resursu atvēlējums šai jomā, kas mums ir pašvaldībā. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, es domāju, ka es nevarētu teikt, ka es uzskatu, ka ir katrā ciemā ir nepieciešams darbs ar jaunatni, jo pirms tam mums ir jāveic arī zināma izpēte. Mēs arī projekta laikā esam to veikuši un secinājuši arī, ka tiešām nav tā, ka mēs pateiksim, tagad mums jābrauc tur un tur būs jaunietis, jo viņi tur vairs nav jaunieši. Un, pieņemsim, attiecībā par vecumniekiem, es teiktu, ka vecumnieki ļoti apvieno kopā gan jaunieši no Bārbeles, gan no Stelpas, gan no Misas, gan no Valles, jo mums ir vidusskola. Tie jaunieši brauc pie mums. Tur, kur es saredzu, kur ļoti trūks, tas būtu Skaistkalnas gals, jo tur arī ir vidusskola un tur arī ir jauniešu pietiekams daudzums, un Kurmentis atkal nosaktu to galu. Tā kā, protams, mums ir kur attīstīties. Jā, es varētu vēl papildināt. Mēs tikko, droši vien jūs arī zinat, mēs esam tikko svaigi apstiprinājuši arī jaunatnes stratēģiju Bauskas novadā. Un stratēģija ir līdz 2028. gadam, un arī tur mēs esam identificējuši virkni problēmu, un arī tās, kuras jau iekļaušas uzdotais jautājums par to, ko darīt tajās teritorijās, kuras šobrīd netiek nosaktas. Mēs varam būt pilnīgi noteikti pateicīgi tām nevalstiskajām organizācijām, kas pulcē ap sevi jauniešus, un kā arī kolēģi Ināra pieminēja, pulcē jau tāpēc, ka tur ir cilvēks apakšā, ka tur ir cilvēks, kas spēj aizraut, spēj iedegt to uguntiņu citu jauniešu acīs un veidot to vietējo jauniešu kopienu. Un tās ir biedrības, un brīnišķīgi, ka tādas arī ir. Un tā ir brīnišķīga platforma starp citu jauniešiem arī izaugsmē, savai pirmajai sabiedriskajai līdzdalībai, politiskai aktivitātei zināmā mērā, būt iesaistītiem procesos. Es uzskatu, ka tā lieta, kas kur mums vajadzētu augt, ir mobilais darbs, pilnīgi noteikti, jo es arī piekritīšu Daces viedoklim, ka mums nevajag ir ļoti jāizvērtē šīs pārklājums, teiksim, cik daudz jaunieši, kāda infrastruktūra atrodas tur, vai tur ir darbiniekam nemitīgi jāstāv zem klājām debesīm, kur nav nekā, viņam nav ne telpa, kur viņš var, piemēram, ziemas periodā kādu aktivitāti noorganizēt, vai tur tomēr ir kaut kas. Un varbūt tas ir darbinieks, kurš sadarbībā ar skolu šo jaunatnes darbu veids, un skolas arī ļoti daudz jau veids neformālās izglītības aktivitātes. Tieši izglītības sistēmā ļoti daudz ir iegājuši neformālā izglītība. Tā kā tādā ziņā par to paldies. Bet attīstāms noteikti būtu mobilais darbs, mēs par to esam ļoti daudz runājuši. Un arī, ja es pareizi atceros, tad arī stratēģijā bija variācijas. Viena vai otra variācija, arī deleģējums kā opcija, tāda arī bija variācija. Bija sazīmēta šeit nākotnes plāni par mobiliem darbiniekiem. Un
kas ir manā, tīri profesionālajā jomā, es strādāju Iecavas apvienības pārvaldē. Mēs esam tieši šobrīd arī uzrakstījuši un vērtēšanā. Mums ir tieši mazais pilotu projekts par mobilo darbu, un tā kā jau pirmo atlases kārtu esam iztirējuši, un veiksmīgā gadījumā mēs viņu arī tad Iecavas apvienības teritorijā nopilotēsim, un mums nākamajā tad jau sākot viņam pozitīvā scenārijā šī gada beigās jau sāksim pirmos tādas aktivitātes veikt Iecavas, lauku reģionos, kas ir Audrupi, Zālīte, Rosme, Dzimtmis. Vēl vienīgais, ko es gribēju piebilst, ir, jaunieši, tā kā es minēju, ir ļoti dažādi. Un viena laikam ir no tādām problēmām, kur ir tāda profesionāla, nevis tā, kad ir tikai, ideja un cilvēks ap kuru, bet ir īpašie tie jaunieši, kuriem ir dažādas, ģimenes problēmas ir bijušas. Un tas laikam ir tas sarežģītākais, kas ir. It sevišķi, es ļoti ceru, ka mums viņi nav tik daudz, bet viņi ir izkaisīti. Viņi nav, tikai pilsētā, bet arī ciemos ir. Un tā ir laikam tā problēma, kur ir tīri profesionāli, ir vajadzīgs kaut kāds padoms, kādā veidā mēs varētu strādāt ar šiem jauniešiem, viņus integrēt, tad tas laikam ir. Ja drīkst pie šī mums tiešām aizvakar uz Iecavas jauniešu centru pilnīgi nejauši atnāca šāds jauniete, meitene, un tā mums ir jauna pieredze, bet šeit ir tiešām šos jauniešiem, mēs ļoti daudz jauniešu jomā runājam par integrāciju, par jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Tas termins vispār pats par sevi ļoti plašs ir, vai ne? Plašā kontekstā skatāms, un ir jābūt zinošam jaunatnes lietu speciālistam, jaunatnes darbiniekam, un es gribētu teikt arī ļoti ciešai sadarbībai ar sociālo dienestu un bērntiesu, jo bieži vien jaunietis iespējams neatvērsies kādam ierēdnim no dienesta, bet viņš atvērsies un iegūs uzticību jaunatnes darbiniekam. Un ļoti daudz lietas izstāstīs, un tāpēc tur ir jābūt tādai savstarpējai miedarbībai starp dienestiem arī noteikti. Jā. Mēs tā trīs runājam, bet viss īstākais jaunietis mums klusē. Kāds? Tev taču arī ir viedoklis. Kā tu jūties kā jaunietis Bauskas novadā? Mans tāds piebildums šim visam klāt būtu, kā no jauniešu viedokļa, no jauniešu puses šo visu. Man ļoti svarīgi ir tas, kā pašā sākumā jau minēju, par to, ka tev ir šis cilvēks pretī, kuram ir tā kā aizraušanās, kas to savu darbu ar jauniešiem, ka tas ir viņa uguns, tā ir deksme, viņš to vēlas darīt. Tas svarīgi, ka ir tas kvalitīvais cilvēks pretī, kas tev skubina kaut ko darīt. Ja būs cilvēks, kuram tas neinteresē, vai arī kurš to dara, piemēram, tikai atalgojuma dēļ, tad es kā jaunietis, es jutīšu to attieksmi. Un tad no manas puses, kad ir jāveicina tas, kad mēs atrodam tieši tos jaunus darbiniekus un speciālistus, kuri kvalitīvi var darboties ar mums kā jauniešiem. Jo mums jauniešiem tas ir svarīgi, ka pret mums izturās ar pareizo attieksmi. Kā līdzvērtīgi. Līdzvērtīgi, tieši tā, lai nevis kas zanāk. Ok, paldies. Es gribētu paturpināt mazliet par tiem jauniešiem. Es nostrādāju 5 mēnešus Anglijā par brīvprātīgo tieši par šiem ar ierobežotām iespējām un risku jauniešiem kā brīvprātīgais. Es strādāju sociālajā dienestā, un tieši es biju tas ciešā saikne ar šiem jauniešiem, bet tur bija tāda programma izveidota, kad mēs viņiem pavadījām liederīgu brīvo laiku kopā. Ja? Tā kā iespējams, ka mēs šādu praksi arī varētu pārņemt. Zināmā mērā tas ir tā kā mentorings, ja? Bet jūs jau gājāt, tā kā jau problēmas risinājāt, bet no mūsu puses bija liederīgi brīvais laiks kopā nedalītā uzmanībā. Ja? Tāpēc viņam ir interesanti. Jā, un līdz ar to tas arī lēnu garu to jaunieti arī iesaist soli pa solim arī tālāk. Tāpēc es arī saredzu ļoti lielu iespēju sadarbībā ar brīvprātīgajiem arī šādu darbu veikt noteikti. Ok, ļoti forši. Tas no pirmā tā jautājuma visa lielā burvīgs, mēs kaut ko jau tālāk jau atbildējāt, bet uzreiz jautājums, es zinu, ko Dāca pieskārās un arī īstenībā šajā flangā, tomēr, kad jaunatnes jomai finansējums būtu jāceļ budžeta ietvaros. Vai jūs tam piekrītat? Noteikti. Jā. Man prieks, ka dzirdēt. Paldies. Ok, dodamies. Var jau runāt citādāk, jo bez naudas ir lietas, ko vienkārši nevar izdarīt. Protams. Es gribētu arī atzīmēt, ka
jaunatnes jomas strādājošiem ir ļoti augstas kvalifikācijas prasības, un tās pieaug. Un viena lieta ir formālā izglītība, otra lieta ir visi tie, kas strādā neformāli. Bet neformālā izglītība iedod jaunietim ļoti daudz dzīves prasmes, ļoti daudz kompetences un ļoti daudz iespējas. Un tas, ko mēs prasām šodien jaunatnes darbiniekam, jaunatnes lietu speciālistam, tā ir spēja būt kompetentam psiholoģijas jautājumos, zināt vecuma posma īpatnības, prast uzrakstīt projektus, prast tos vadīt, finanšu praktība, bērnu tiesība aizsardzība un tā tālāk. Es nedaudz iestarpināšos, uzreiz uzdodot vēlāk par jūsu programmu jautājumu, lai mēs neatceltu atpakaļ. Tātad neformālā, formālā izglītība, vispār izglītības sistēma kā tāda. Skaidrs, ka tas ir valstisks jautājums, bet tomēr mēs arī to valstiski runājam, gan Saeimas komisijas runājam šeit pašvaldības līmenī, ka tomēr arī Bauskas novads un neformālās vides tomēr dažkārt, tas būsim arī līdz atklāti, mums ir bijusi problēma ienest skolā kaut kādas neformālas izglītības virzienus. Nevienmēr skolas ir 100% atvērtas, aizbildinās to, ka formāla izglītība prioritāte, neformāla izglītība sekundāra, 3. pozīcijā tam līdzīgi. Vai tomēr saskatā kaut kā arī pašvaldības līmenī, sakot no departamenta, izglītības nodaļas un tam līdzīgi, ka tomēr būtu jāmēģina pludināt tiešām, ka tā neformāla izglītība ir vajadzīga, noderīga un, jūs sapratāt domas, ko es veidīju? Es sapratu to domu, un manā skatījumā ņemot vērā, ka visas skolas tomēr ir mūsu pašvaldības iestādes, sāksim ar to. Un tīri strateģiski es saprotu, ka nevajag mums operatīvajā vadībā iesaistīties ne deputātiem, ne teiksim izpildu varai, bet to meseģu, to vēlējumu arī caur stratēģiju, caur teiksim apstiprinātajām katrai skolai mēs varam dot. Bet mums jau ir tā viena problēma, ka mēs stratēģijas, arī šajā sasaukumā mēs viņus skatām, un tāda viena liela daļa no deputātiem tādā online tikai pogas spiešanas režīmā un necenšoties iedziļināties, kas notiek un kāds ir tās sekas, nemaz nerunājot par tālāku uzraudzību. Es tagad nerunāju, kad meklēt vainīgos kaut kādus, bet ja tu gribi, ja tu dod uzdevumu, ja tu esi vienojies par kaut ko, tad periodiski pavērtē, vai tiešām tas tā arī ir. Un arī tie paši skolu direktori, viņi ļoti atšķirīgi ir. Kuriem atkal mēs atgriežamies, vai tas ir sirdsdarbs, vai viņš vienkārši ir tuvāk dzīves vietai, un tāpēc viņš tagad būs vadītājs. Un līdz ar to arī tā attieksme, kā skolā jūtās tas skolnieks, un vai formāli vai neformāli, un ar ko nodarbojās arī, pieņemsim, gaidot pašvaldības autobusu, tas ir no skolas direktora. Es vēlos papildināt arī mēs, ka piedāvājam gan dažādas pasākumus, gan iespējas vanot skolām. Mēs ļoti bieži runājam direktoriem. Kāpēc tie var argumentēt, ka no lietveža tālāka informācija ļoti reti aiziet līdz vajadzīgiem cilvēkiem. Bet tomēr direktors ir tas cilvēks vairs lauku skolās, kas tomēr nodeleģē pareizajām auditorijām. Un es ļoti jūtam, bet īpaši Balsas apvienības teritorijā, kā minēja, varbūt kurš cilvēks ir ieinteresēts ļoti savā darbā, un kuram tomēr tas ir tāds, negribētu aizvainot kādu, bet ķeksīšu dēļ. Zini kā, es sapratu tavu jautājumu, bet man atkal ir pavisam cita pieredze, un man ir atkal pozitīva pieredze. Iespējams, ka jums ir varbūt tas kaut kādos brīžos bijis, un kas veido šo viedokli. Es pieļauju, ka tā var būt, bet teiksim, mana pieredze sastrādāties neformālā izglītībā ar izglītības iestādēm, kas ir manā lokā, ir ļoti pozitīva, ļoti laba, un es arī pat, teiksim, piemēram, ja ņemsim Iecevas jauniešu centrs, ļoti veiksmīgi sadarbojas. Mēs tiekam aicināti kā uz vienu, tā uz otru, tā uz 3. skolu, pat uz pirmskolas izglītības iestādes pat nāk pie mums ciemos, un jau mazā vecuma posmā tiek iepazīstināti ar to, kas ir piedāvājumā, bet otrs ir, ka vismaz tā mana pieredze arī caur maniem bērniem, un droši vien kā arī Rajans var piekrist, ka šodienas izglītības sistēma šobrīd jau ir ļoti lielā mērā savīta kopā ar neformālo izglītību. Jo tas, kāpēc ieviesa šo programmu Skola 2030, tas ir, lai būtu šīs kompetences, caur kurām tu gūsti ne tikai šīs akadēmiskās zināšanas, kas tev kā skolēnam ir, bet caur viņu arī tavas dzīves prasmes, ko arī dublē bišķi neformālā izglītība. Tur jau ir, tieši mēs par to arī runājam, ka šeit ir svarīgi, teiksim, katrā skolā tā vadība un tā attieksme. Jo man bija kaut kad pirms Ziemassvētkiem, tad, kad notiek visu šādu pasākumu skolā, man, teiksim, bija saruna ar producentu Milleru, par cik, teiksim, arī Bauskas kultūras namā bija viena bērniem izrāde, kas bija speciāli, teiksim, pa lētāku cenu,
Un tad viņš man zvanīja, kāpēc iesaistīja kādu, viņš ir klausies Ināri, kā tas ir, mēs tagad vedam izrādi, man visi biļetes rezervētas un pazeminātu cenu, un pēkšņi tagad pašvaldība neiedod autobusu, kurai tur skolē es neminēšu, jā, ir. Es saku, es nezinu, es mēģinu tagad risināt to jautājumu ar vadību, un izrādās, ka nevis pašvaldība nav gatava iedot to autobusu, lai tos bērnus nogādātu uz kultūras centru izrādi, bet vienkārši skolas direktors, nevis direktors, bet konkrēti skolotāji nevēlās savu brīvo laiku pavadīt. Ja, ar to bērnu. Un šeit ir, vai ir aicinājums, cilvēku faktors. Jā, tas ir tas cilvēku faktors. Bet atrisinājās tajā reizē viss. Tas ir cilvēku faktors, un otrais, lai es sapratīju to, šeit laikam jāsaka, ka īstenībā mums, es gribētu teikt, 75% viss ir kārtībā. Tas ir ļoti mazs procents, kur ir tās problēmas, kur tiek tikšana iekšā, ja? Un es gribētu teikt, ka tur arī problēma ir tāda, ka tomēr no pašvaldības iestādes, ka no jaunieši būs daudz vieglāk, jo samā kā pašvaldības cilvēks, ja? Un mēs nākam no malu, un mēs nākam noslīd no malas. Bet viņi nav tā sajūta, ka lauku skolās ir vieglāk tikt, ka viņi atņem pretī visu. Jā, droši vien mēs esam uz viena viļņa šajā jautājumā, jā, jo šīs problēmas, kas mums saistīts, ir bijuši tieši ar pilsētas skolā. Jā. Tā kā jā, dosimies tālāk, tas otrais lielais bloks, droši vien jums arī ļoti labi saprotams būs un zināms, un arī droši vien varēsiet arī atbildēt to jūsu vīziju. Tad skaidrs, ka, protams, mēs arī pirms jaunās administratīvās reformas, kad arī šobrīd runājam, kad ir jāatstāj tas labais, nevajag visu izjaukt, ja? Bet tomēr lūkojoties tajā sistēmā, kā līdz šim izveidos tās jaunatnes struktūras katrā no šobrīd esošajiem jaunajām apvienību pārvaldēm. Ja? Tātad vecumnieku apvienības pārvaldē jaunatnes lietu speciālists, Iecevā jauniešu centrs ar 2 darbiniekiem, Bauskas apvienības teritorijā, jāsaka, šobrīd, tie teorētiski jaunatnes nodaļa, ja? Ar 2 cilvēkiem. Un šis viss vijums, ko es minu, ka pa lielam ir piesaistīti pie apvienības pārvaldes, protams, teorētiski un realitātē jūs visi viens otram strādā un pakļaujās, ja? Bet vai tomēr tam visam nevajadzētu būt kaut kā zem viena, kā saka, vadības skatījuma, ja? Kad ir viens lielais vadītājs, kas to jaunatnes jomu arī kūrē un stūrē vienā virzienā. Jo, manuprāt, ka katram ir ļoti daudz plānotāji vadītāji, ja, kuri tātad virzienu spīda, ka tomēr kaut kur savās iekšējās teritorijās dara pa savām. Tas ir mans tāds vienkārši tāds viedoklis, un arī Elīzei noteikti tāds pats ir. Un tad vienkārši jautājums ir par to, vai es neskatu, ka vajadzētu vienu lielo vadītāju uz jaunatni kopumā uz novadu. Es atceros visas šīs sarunas arī tad, kad nevis šo programmu mēs veidojām, bet 4 gadus iepriekš, tad, kad mums bija, teiksim, tās garie vakari, nebija ko darīt, visi zūmojām ilgi plaši un, teiksim, ko darīt un kā pareizāk vajadzētu darīt. Un mēs arī par struktūru, mums bija ļoti plašas diskusijas. Un tad mēs attiecībā uz jauniešiem, uz kultūru, uz sportu, laikam, tās bija tās 3 jomas, mēs skatījāmies tomēr, kad vajadzētu. Es baidos no vārda, jo var pārprast klausītājs centralizēšana. Tas nenozīmē, ka tagad viss notiek no Bauskas, ja, bet kad ir vajadzīgs viens cilvēks, kurš visā novadā menedžē tos jautājumus un tos, teiksim, stratēģiskos jautājumus, kurš savāc kopā visus šos cilvēkus, kuri apmainās pieredzē, teiksim, var gadīties saliek, nezinu, pusiņā aizbrauc uz citu, teiksim, novadu pieredzes apmaiņā, ja, kas satur to komandu, teiksim, tos cilvēkus, kas ar jauniešiem strādā, pietuvināti, teiksim, katrā vai ciematā vai, teiksim, vai pilsētā. Lai viņiem ir sava tā komanda, sava grupa, kur viņi piederīgi kaut kādai, teiksim, tai komandai, kas ir. Cits jautājums, tā praktiskais tas izpildījums, protams, ir pilnīgi, jo mēs, kā arī runājām, ir atšķirīgi, ir gan vadītāji, cilvēki, kuri ikdienā ar to nodarbosies, ir ar savām prasmēm, ar savām zināšanām, un arī jaunieši atšķirties var kardināli. Tas, kas ir vecumniekiem vajadzīgs, tas varbūt tās rundālē galīgi nedarēs, vai otrādi. To gan, teiksim, atstāt brīvās rokas, bet tāds viens cilvēks, kas satur kopā to visu, manuprāt, ne tikai attiecībā uz jauniešiem, bet, kā es arī teicu, uz kultūru un arī, teiksim, sportu ir vajadzīgs. Un mēs arī runājām tur, kur ir mazāki, teiksim, tagad jau ir arī mums vesela virkne, kur ir arī pagasti ir apvienot, teiksim, nevis apvienot, bet uz 2 pagastiem, teiksim, viens vadītājs ir. Mēs arī runājam, ka varbūt tās var arī unificēt, lai varētu arī puslīdz normālu atalgojumu samaksāt tiem cilvēkiem. Tur, kur ir mazāks tas pagasts, ka vienkārši tas cilvēks, jo parasti tas, kas
kuram patīk kultūra un kurš organizē pasākums, ir ļoti grūti pateikt nereti, vai tas ir sporta pasākums, vai tas ir kultūras pasākums. Jā. Ja viņš ir saplūts kopā, un ja cilvēks ir enerģisks un viņam ir idejas un gribēšana, varēšana, nu viņš var būt arī unificēts tas cilvēks. Jā, bet manā skatījumā jā, bet meitenes par cik strādā ikdienā, ir varbūt tās pilnīgi atšķirīgi, teiksim, tie viedokļi. Tas, ko es varētu papildināt par jaunatnes jomu šobrīd, man gribas teikt, ka mēs esam tādā starta punktā šobrīd. Laikam varbūt man tīri subjektīvi gribas teikt, ka būtu pāragri pateikt, ka ir pavisam viss slikti. Nē. Jo faktiski es esmu vairākas reizes arī to teikusi, pēc administratīva teritoriālās reformas ir izveidots modelis, un tas ir palaists, es teiktu, tādā režīmā paskatīt, šobrīd saprast. Jo šobrīd ir tā, ka varbūt, ka pēc šiem 4 gadiem, kas ir tagad aizvadīti, varētu sākt pārskatīt, kas ir tās lietas, kas tad mums nav bijušas veiksmīgas, vai atkal ir veiksmīgas, un mēģināt viņas tad uzlabot, adaptēt. Bet tikko, es gribu to atzīmēt, tikko Izglītības zinātnes ministrija, Bauskas novada pašvaldībai, principā ne tikai pašvaldībai, bet visām Latvijas pašvaldībām izsūtīja milzīga dokumenta apjomu, kas bija kvalitātes darba ietvers pētījums. Kā strādā pašvaldības, veikts zināmu veidu pašvērtējumu, kā pašvaldības strādā. Kādi darbinieki, cik daudz projekti, cik daudz nevalstiskās organizācijas, vai ir jauniešu centri, vai nav, kā strādā mobilitāte ar jauniešiem, vai nestrādā. Pašiem uz sevi paskatīties. Un tas apjoms, ko Bauskas novada pašvaldība Izglītības ministrijai iedeva, bija milzīgs apjoms. Un sazinājos ar nodaļas vadītāju, sekojot līdz tam dokumentu virzībai, paprasot, tad kāda ir tā atgriezeniskā saite, vai ir kaut kas no Izglītības ministrijas, kas uzrauga darbu ar jaunatni pašvaldībās, jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, vai ir bijusi kaut kāda atgriezeniskā saite par to, kur tad mēs strādājam galīgi slikti, un kur mēs atkal strādājam, vai ir kaut kas bijis? Nē, šāds nav nekāds, teiksim, rekomendācijas lūdzu, nekavējoties veiciet kardināls izmaiņas savā struktūrā. Nē, tādas atbildes nav bijušas no Izglītības ministrijas. Tāpēc, lai pateikt, ka šobrīd ir galīgi slikti, nē. Mēs jau pirmajā jautājumā identificējām tās lietas, kur mums trūkst kaut kas. Bet arī, teiksim, es neteicu nevienā brīdī, kad ir slikti viss ir. Ja, un arī tad, kad mēs šajā sasaukumā arī sākām strādāt, mēs jau arī beigās neuzstājām. Mēs 3, teiksim, toreiz Jānis, tu un es, ejam uz priekšu, pastrādājam, skatāmies, un tad, teiksim, pārskatām to struktūru, vai ir vai nē, bet šī pārvērtēšana jau nav bijusi. Tas ir tas. Jā, tas īstenībā, uz ko es ļoti labi saprotu Vīnā runā, jo tas ir tas arī, ko es vēlos vērst uzmanību. Mēs kaut ko izveidojam, mēs kaut ko darām, bet vai mēs esam apstājušies pie galda? Šeit arī ir runa jebkur. Vai tā ir komisija, vai tā ir nodaļa? Par visām nozarēm, es tev piekrītu, jā. Vienkārši apskatīties un pateikt, hei, varbūt nav labi, paskatāmies, darām citādāk, ja? Un jūs visus, jūs vilnīgi varat saprot, gan ko Laina saka, gan viss, bet vienkārši tas apskatīties no tā viedokļa, vai tas ir labi, kas notiek. Un man liekas, tas ir tas, kas mums šobrīd novadam ļoti pietrūkst. Un es ļoti ceru, ka jaunais sasaukums to paskatīsies. Mums novadam pietrūkst vispār, teiksim, tādas kritiskās domāšanas kā tādas, visos jautājumos. Jo mēs kaut kā mēģinām, ja ir kaut kāda kritika, tad mēs to ļoti sāpīgi, teiksim, uztveram. Bet kritika ir tas dzinējspēks, kas dzen tev uz kaut kādu progresu. Jo visi, kas dara, kļūdās. Tas ir pilnīgi, teiksim, viennozīmīgi. Un tāpēc ir jābūt pietiekami atklāti, ne tikai tas, ka mēs uztaisam izvērtējumus un aizsūtam, pieņemsim uz Izglītības ministriju vai vienalga uz kādu citu pieprasījumu, bet mums pašiem ir jābūt ļoti objektīviem, no tā ir jāpaņem, teiksim, tas, ko mēs varam mainīt un tad tālāk arī virzīt. Bet mums, diemžēl, lielākoties liekas, ka tad ir uzreiz, kā tas izskatīsies, ka mēs paši pasakam, ka mēs esam sliktus lēmumus pieņēmuši. Es tagad diskusijās arī strādājot pie savas programmas, mēs arī to ielikām, jo mēs
komandā likām šo programmu kopā, un mēs arī tieši pie tēmas, tāpēc mēs iekļāvām otro tēmu pārvaldību. Un īpaši izcēlām, jo tas tiešām bija ļoti daudzu cilvēku viedoklis par to, ka ir pienācis laiks izvērtēt par to, kā tad mums šajos 4 gados iepriekš ir gājis, un saprast, kuras tās vienkārši būt godīgiem pašiem pret sevi un pret cilvēkiem. Iesim tālāk, mums īsumā, es jau skatos, mēs esam pusstundā 2 jautājumus izskatējuši. Mums jāteik līdz jūsu programmai, dodamies tālāk. Bet sākām ar jauniešiem, tāpēc mums svarīgi. Virzoties tālāk, mums ir ienācis anonīms jautājums no nevalstiskās organizācijas Bauskas novadā. Jāsaka, katrai politiskajai partijai lūdzu šo uzdot. Jā, respektīvi, sabiedriskajām organizācijām šogad pašvaldība ir samazinājusi finansējumu līdz 2000 eiro gadā. Papildus nosakot arī kritēriju, ka drīkst iesniegt tikai vienu projektu, vienu organizāciju. Iepriekšējos gados šī summa bija 2500, un organizācijas varēja iesniegt 2 projektus. Kā jūs raugāties uz šādām izmaiņām, un vai jums ir kādas ieceres un plāni atbalsta programmu sistēmas varbūt pilnīgām izmaiņām, ieviest kaut ko pilnīgi jaunu, jeb atgriezties iepriekšējo finansējumu, vai tomēr atstāt, kā tad ir šobrīd? Ja es pareizi atceros sarunu, tad, kad mēs arī lēmām šajā sasaukumā šos jautājumus, tad tas iemesls, kāpēc ir vienkārši finansējums, pieejamais finansējums, ko no esošā budžeta varēja atļauties, un cik ir ieinteresētie, cik tiek pieteikti šie projekti. Un, lai maksimāli, teiksim, ļautu plašākam lopkam sabiedrisko organizāciju iesaistīties, tāpēc arī tika meklēts tas vidējais aritmētiskais, jo bija svarīgi to aktivitāti dabūt. Jo mūsu skatījumā arī es balsoju par to, tad vai 2 organizācijas ir 2 projekts vai 1 organizācija, tad tomēr labāk es paņemsim izšķīros, ka tad 2, jo tā ir lielāka sabiedrības, teiksim, kopienas iesaistīšanās bija. Man liekas, tu arī piedalījies tajā. Jā, es atceros tās diskusijas arī tad, kad mums šīs izmaiņas prezentēja, jo izmaiņas jau veids tikai tad, kad ir kaut kāds nogriezums, kāds posms ir iziets, tad pirmais, teiksim, šis projekta konkursu uzsaukums, un tiek veikta kaut kāda analīze un paskatās, kādi tad ir bijuši tie iesniegtie projekti, cik daudz tie ir bijuši, kāda ir bijusi iesniegto projektu kvalitāte, un kolēģi arī no pašvaldības tad toreiz ziņojumi saka, šad tad likās, ka tas otrs projekts tāds tā kā pievilkts, tā kā iesniedz, lai naudas paņemšanas pēc, tā kā norezervē naudu, bet pēc tam to otru tā kā, muļļā. Kapacitātes arī neteiksim. Jā, jo tas ir tā. Un tāpēc nāca šis te priekšlikums. Protams, viss atduras pret finanšu līdzekļiem, bet nekas jau nav akmenī cirsts. Jebkuri noteikumi ir grozāmi, verami vaļā. Šeit arī jāsaprot, ir nauda. Tas jautājums īstenībā, es šo jautājumu arī toreiz pārfrāzēju citām politiskajām partijām, tā ideja ir tāda, ja pieņemsim zināmas kultūras projektu. Kultūras projektām nedaudz citā ideja, kad var pieteikt arī lielāku izmēru projektus, kaut konkrētu summu, un tad izvērtēt, cik tad dos, cik tad nedos. Es vienkārši domāju, varbūt arī sabiedriskajām organizācijām piedāvāt šādu tepat kārtību, kad, principā, ja viņas ir aktīvas, ja viņas ir ieinteresētas veikt kaut kādu savu darbību, tad, nezinu, mēs, kā organizātori, būtu ļoti priecīgi, ja mēs redzam, ka projekti ir realizēti par 4000, mēs izdarīt kaut kāds vairāk vietas. Ja būšu godīgs, par 2000 mēs varam kaut ko iesākt, kaut ko izdarīt. Tas, principā, ir tādām mazām organizācijām ieskriešanās. Bet varbūt tās, teiksim, jo salīdzinoši tā ir pietiekami jauna, teiksim, lieta, kā tāda ir. Un mēs šobrīd arī, teiksim, kad lēmām, mēs vairāk uz sabiedrības, teiksim, aktivitāti, uz lielāku, teiksim, iesaisti. Var gadīties, teiksim, jaunais sasaukums citādāk skatās un ir jau, teiksim, pieredze, jo tomēr ne tikai 1 gads, bet jau ir otrs, un mēs varam arī, var gadīties arī, ka finansējums atļauj un, teiksim, ir kā prioritāte jaunieši un arī, teiksim, sabiedrības iesaisti kā tāda ir, un tad, teiksim, pārskatot to finansējumu, varbūt tās var arī nevis 2, bet, pieņemsim, tos pašus 4000 vajadzīgi. Un modeļi jau var būt ļoti dažādi. Var izstrādāt kritērijus, piemēram, 5000 atbalsts, ja tu iesaisti 500 novada iedzīvotājs un 2000, ja tu iesaisti 100 līdz 200 iedzīvotājs. Tas ir diskusijas jautājums, bet es aicinu, ja kādam ir priekšlikumi, to visu var arī šobrīd var droši rakstīt ieteikumus, priekšlikumus, un tie noteikti tiks izskatīti. Jā, noteikti. Okay. Paldies par atbildi. Un vēl ko es atzīmēt gribu. Mana pieredze, tad, kad šādi saistošie noteikumi tiek pieņemti, tie vienmēr tiek publiski nopublicēti pirms tam publiskai apspriešanai.
tas, ko es novēroju, ir ļoti maza, faktiski teiktu, gandrīz nekāda iedzīvotāja iesaiste priekšlikuma izteikšanā. Reti, kurais saņemās un uzraksta kaut Makšķernieku atļaujām bija. Jā. Ko es atceros. Jā, bet tiešām, tad, kad tie ir publiskai apspriešanās, tiešām izmantojot šo platformu, arī aicinu iedzīvotājus pasakot līdzi, lai nav pēc tam tā, hei, kāpēc jūs izmainījāt tā un tā, tāpēc, nāciet, darbojieties, esiet līdzdalīgi un sniedziet priekšlikumus. Jā, jo arī pieņemsim valsts līmenī saimā, kad var komentēt. Gan lēmumu projektu ļoti maz to dara un nav tā, ka to dara 10. Un tas man arī tā diezgan pārsteidz. Ok, tad tālāk ejam arī ļoti īpaši populārs termins birokrātija. Es domāju, ka mēs dzirdam regulāri televīzijā pēdējā laikā, jo īpaši bieži, ja. Kādas ir idejas ar balstu notu pašvaldību? Kā vispār vērtēt birokrātiju šeit, es gribētu teikt, pašvaldības līmenī un iedzīvotājiem kā tādiem, varbūt apvienību pārvaldēs? Un kāds ir tas jūsu redzējums tieši pret jauniešiem, jaunatnes organizācijām, par iedzīvotājiem kā tādiem? Varbūt kā mēs varam kļūt vēl mazāk birokratizēti? Jā, esam. Varbūt neesam. Jā. Nē, teiksim, ja par birokrātiju mēs runājam tīri, ar birokrātiju arī sākās izejot no tās struktūras, no pārvaldības, no menedžmenta, ja, kas ir. Un man personīgi, kā nebija skaidrs, tā arī 4 gadus pavadot domas stolā, es arī nesaprotu mūsu struktūru, kāpēc ir mūsu, teiksim, pašvaldības struktūra ir izveidota tāda, kāda viņa šobrīd ir. Es šeit runāju bet, teiksim, izpildirektora vietnieks, un tad vēl ir administrācija. Un tad, kurā brīdī, kurš par ko tur ir atbildīgs, ja pēc tam es atkal tur skatos, tad, kad es kā deputātu uzdodu jautājumus, vai komiteja sēdēs, vai domas sēdēs administrācijai. Administrācija gandrīz nekad nav klāt vadītājs, ja ir tur vienīgais, es redzu ekrānā, ka viņš ir pieslēdzies, tad Romanovs mēģina izpildirektors kaut ko atbildēt, bet vienmēr to noslēdzošo un to precizēšanu seko no domas vadītāja vai viņa vietnieka ir. Un, manuprāt, ka tas arī liecina, ka īsti tādas skaidrības par to pārvaldību nav. Kurš par ko atbild un kuram ir kāda tā kompetence, tā robeža ir. Un sasaistot to ar birokrātiju, ar administratīvo slogu, manuprāt, ka daudz raitāk virzītos visi darbi, arī lēmumi, ja mēs vairāk uzticētos, ja mēs precīzi nodalītu, kas par ko ir atbildīgs, ja mēs samazinātu priekšniekus un, teiksim, vairāk mums būtu eksperti un ekspertiem arī deleģēt un atbildēt par konkrētu jomu, jo nav tā vecā pārvalde, kas bija, teiksim, Padomju Savienības laikā, ja ka tikai bija viena taisnība, bija priekšniekam. Ja šobrīd tomēr viss mainās un vairāk, teiksim, gulstās gudrs vadītājs uz ekspertu viedokli. Ja, jo galu galā viņš ir mācījies, viņam ir savu pieredzi, viņš ir specializējies konkrētos jautājumos. Un, manuprāt, pārskatot šo struktūru un sakārtojot atbildības tās jomas un uzticoties vairāk ekspertiem, mēs šo administratīvo slogu ļoti būtiski varētu, teiksim, samazināt un arī lēmumu pieņemšanu pātrināt. Ja tas ir tāds ļoti globāli, teiksim, bet attiecībā uz to administratīvo slogu, tā vismaz es skatos. Jo arī šobrīd, it kā mēs sakām, ka mums ir decentralizēta apvienību vadītājiem, ja ir. Bet tad, kad parunā ar apvienību vadītājiem, par ko viņš ir atbildīgs, tad, ja ir kaut kādas ziepes, tad viņš ir atbildīgs par to. Bet tiklīdz, teiksim, viss raiti iet un viņš var brīvi, teiksim, darboties vienā vai otrā jomā, tur arī ir daudzas lietas, kur brīvākas rokas varētu, teiksim, ļaut. Ja mēs uzticamies, ja mēs esam iecēluši īstos vadītājus, jo šeit arī ir būtiski. Īstam, labam vadītājam ir jābūt. Nevis tas, kas nerunā pretī, bet kuram ir zināšanas, ir prasmes, ir iemaņas, tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies, Ināra, ļoti spēcīgi vārdi. Es vēl varētu papildināt, es piekrītu absolūti tam, ko Ināra saka, par struktūru. Savulaik veidojot, arī debatējot par to, kā mēs veidojam struktūru, veidojot šos departamentus, tad kāda jautājums, kāda būs departamenta vadītāja funkcija, ka viņi būs tie, kas ziņos domas sēdēs. Mēs paši redzam, ka domas sēdēs tomēr ir ziņotāji, ir tie, kas ir tie rakstītāji, melnā darba darītāji, eksperti, jā. Un vadītāji bieži vien neredz sēž tikai klausītāju rindās, jā. Un
Tas tā man mazliet mulsina, jo tas sākotnējais uzstādījums bija pavisam cits veidojot. Bet otrs ir arī, kur man arī liekas, ko Ināra atzīmē tieši šī lietu raitāka virzība. It kā mums ir šī lietvedības sistēma, kas ir lietveres pašvaldībā, bet nereti arī tur šie dokumenti iesprūst. It kā viss tiek atvieglots, lai būtu šī digitalizācija, bet mēs nemitīgi bieži gadās, kad mēs gaidām, īpaši es pieļauju, ka tas ir tiešām administrācijā gaidām, kamēr viena rezolūcija pāries uz otru rezolūciju, trešā, gaidām, tad noraidām, tad atkal tad ir darba grupas galā, un darba grupa var runāt un diskutēt par dažādiem jautājumiem, un darba grupas locekļi var vienoties par kopīgu, teiksim, priekšlikumu un redzējumu, bet ja nebūs saskaņojums konkrēts, tad var pilnīgi, teiksim, tas ir gaisā, viss patērētais tas laiks. Bet tas viss maksā, teiksim, nodokļu maksātāju naudu. Ja mūsu visu naudu un tajā pašā laikā sēžot nevērtīgi šajās darba grupās, kur pēc tam netiek ņemts vērā tas secinājums, tas rezultāts ir, to jau tā vietā varēja darīt kaut kādu citu, daudz, teiksim, jēgpilnāku to darbu. Okay. No, es ļoti spēcīgu vārdu, tā kā es pat neko nejautāšu. Tu kā jaunietis piekrīt mums? Es tev noteikti. Viņš gribēja stāst, īstenībā par savu, kā viņš izjūt birokrātiju. Izstāst. Tā ir tik spēcīgi vārdiem galīgi no domas nosaka. Varbūt tas, ko es varu pateikt, kas ir, nevarētu teikt, ka tā ir mana pieredze, bet ko es esmu dzirdējis, ir, kad kādreiz, teiksim, radiatoru nomainīt mājās, piemēram. Bija ļoti vienkārši. Pasauc kādu meistari, kas to var izdarīt, un tu to izdari. Bet tagad, lai to izdarītu, ir vajadzīgs paraksts. Lai dabūtu parakstu, ir vajadzīgs notārs, dodies pie notāra, dabūt parakstu. Pie attiecīgās personas, attiecīgai personai. Izrādās paraksts nav kāds bijis. Atkal, vajag dabūt parakstu principā, ka viss ir ļoti ilgā ciklā. Saskaņojam galā. Jā, saskaņojam galā, un ka viss notiek pārāk ilgi. Ka to visu varētu pātrināt. Jā, un es arī gribētu piebilst pie tā, ko teicu, ka vajadzētu tomēr uzticēties ekspertiem un pajautāt viņiem, kādas tad ir tās kompetences, kur viņi varētu uzņemties to atbildību, jo mēs arī šobrīd saskaramies ar to nevajadzīgu, es nestāstīšu plašāk, bet mēs saskaramies ar nevajadzīgu laika tēriņu dažādu procesu kārtošanā. Jā, bija ļoti spēcīgi vārds, un Elīza paturpināt, domāju, ka tas ir ļoti līdzīgs tam, ko jūs jau teicāt, pajautāsim. Jā, ķeroties klāt arī jūsu partijas programmai ļoti aktīvi jums pie pārvaldības punkta. Pirmais teikums ir laiks nodalīt izpildvaru no politiskās varas, ir laiks izskaust vienu cilvēku fenomenu. Šeit droši vien var rasties jautājums, kas ir domāts ar vienu cilvēku fenomenu, kas pieļaut lielā mērā šeit kopā ar to, ko jūs tikko stāstījāt. Pirmām kārtām, tad, kad mēs arī paši veidojam šo programmu, tad vienai daļai no mūsu arī kolēģiem radās, kad mēs runājam par vienu cilvēku, kas uzreiz visiem droši vien ienāk prātā par mūsu domas priekšsēdētāju. Nebūt, nē. Mēs tiešām šo vienu fenomenu mēģinājām izcelt, ka tas nav tikai, teiksim, viens piemērs vai vēl, ka mūsu, teiksim, pašvaldībā ir pietiekami daudz vadītāji, kuri vienkārši tā iedomājās, ka tātad, kā es arī minēju, ka viena taisnība, viens viedoklis, pareizais ir tikai, teiksim, mans viedoklis, kurš nav gatavs sarunai, diskusijai, konstruktīvai un pieņemt atšķirīgāku viedokli. Elastīgāks. Jā. Tas ir par šo. Saistībā to, ko jūs minējāt, politiskā un izpildvara, es ļoti labi atceros, tad, jo man arī šis sasaukums ir pirmā pieredze. Ja? Es neesmu bijusi nekur deputātos un arī politikā neesmu bijusi iesaistījusies, tā kā novērotāji vairāk ir. Un nereti tad, kad mēs lemjam par kaut kādiem jautājumiem, arī, teiksim, par vadītājiem, par struktūru, vai tur apvienību vadītājus, vai vietniekus ieceļ doma, vai, teiksim, nē, ir. Un tad arī Okmaņa kungs arī man, teiksim, vērs uzmanību, tu nesajauc. Nevajag deputātiem līst iekšā izpildvarā. Tas ir izpildvaras jautājums, kur es daļēji tam arī piekrītu attiecībā par struktūru, jo ja es esmu vadītājs un man ir deleģēta uzdevuma, tad es pats, teiksim, veidoju savu struktūru un arī pieņemu cilvēkus, kādas un pēc kādām prasmēm es saskatu man ir nepieciešams. Tajā pašā laikā tas, ko es arī minēju, arī pie iepriekšējā jautājuma, man gribētos, ka to pašu arī dara gan domas priekšsēdētājs, gan vietnieks. Vismaz publiski komitejas sēdēs un domas sēdēs. Ja es uzdodu jautājumu, pieņemsim Romānov kungs, tad, kad viņš ziņo, es uzdodu jautājumu,
lai atbild man Romāno kungs vai administrācijas, teiksim, vadītājs Paičs. Nevis mēģina, teiksim, uzreizi atbildēt politiķis. Jā. Es saprotu, ka ir grūti nodalīt, bet ja no manis prasa nodalīt, nu tad nevajadzētu arī pašām pirmajām personām tik dziļi iedziļināties un principā būt vienā personā gan politiski, gan kā izpildvarai. Jā, ok. Paldies, jā, es nolasīšu šādu komentāru, tas par iepriekšējām tēmām. Dāca, tev kompliments, ka tu esi jauniešu cerība, lai izdodas. Paldies. Ramina. Un Ramina raksta arī par to, ka būtu zaudējums Lienas Lapsas un Ilzas aiziešana no jaunatnes pārvaldes un precizēšana sociālā dienesta. Jā, ļoti spēcīgi sociāli darbinieki ir aizgājuši, kas strādā darbā ar jauniešiem. Un nezinu, kas ir šobrīd, godīgi nav bijis savu konflikts, bet es uzskatu, ka Bauska ir ļoti zaudējuši divus ļoti spēcīgus speciālistus. Un, diemžēl, jāsāk no jauna darba sociāla riska jauniešiem, jo viņi jau iekšā tajā ļoti, ļoti dziļi. Bet labi, dosimies tālāk. Ja kādi komentāri, droši rakstiet arī jautājumi, izlasīsim ik pa laikam. Jautājums tad ir no manis. Viens es izlasīju jūsu, nedaudz augstāk atvainojos, es izlaidu vienu jautājumu pirmajā sadaļā, ka jūs piedāvāsiet mērķtiecīgi un cilvēkiem vajadzībās balstītu atbalstu, efektīvus līdzdalības instrumentus, lai palīdzētu veidot labāku dzīvi mūsu iedzīvotājiem. Protams, mums ar Elīzu līdzdalība ļoti spēcīga tēma, tāds arī vēlreiz publiski apsveic līdzdalības projektu apstiprinātu, arī jums apsveic līdzdalības projektu apstiprinātu, arī mūsu organizācijām apsveic. Tāpēc mums ir jautājums par līdzdalības instrumentiem. Kas varbūt ir tie efektīvie līdzdalības instrumenti, ko jūs redzētu, jo mēs visi savā ziņā esam līdzdalības kādā ziņā ļoti iesaistīti, tad interesanti būs paklausīties. Nu, viens ir tas, ko es jau atzīmēju. Man ļoti gribētos iedzīvotājus vairāk aktivizēt, tieši nozīmīgu, kas ir saistošie noteikumi, kas var ietekmēt cilvēku ikdienu, iesaistē, komentēšanā, viedokļu paušanā, priekšlikumu izteikšanā. Pozitīvu piemēru es varētu teikt tieši līdzdalības budžeta veidošanā. Tagad, pēc pirmā konkursa, tad, kad saprata, kā strādā vai kaut kur kaut kas nestrādā, bija ļoti liela iesaiste iedzīvotāju, jo tas patiešām bija iedzīvotāju vajadzībām. Iedzīvotāju vajadzībām un iedzīvotāji to apzinājās un arī iesaistījās šajās darba grupās. Un tiešām man ļoti gribētos, lai mēs kā pašvaldība varbūt spētu tos iedzīvotājus tā kā rosināt, vairāk būt iesaistošiem. Es saprotu, ka tas ir cilvēku laiks, es to absolūti apzinos, un ka cilvēkiem pēc darba brīvajā laikā ir citas prioritātes, nevis lasīt pašvaldības saistošos noteikumus. Bet arī otra puse ir, atkal no pašvaldības perspektīvas skatoties, liekas, kad... Zini, manuprāt, es saprotu, ir laiks, bet var jau mūsdienu, teiksim, laikmetā arī risināt citādāk. Pirmām kārtām droši vien, ka sabiedrībai iesaistīties aktīvi visos saistošos noteikumos, tad, kad ir izstrādātie projekti, laikam nebūtu. Bet, ja, teiksim, pašvaldība skatītos uz šiem jautājumiem un mēģinātu sagrupēt tas, kas ir iedzīvotājiem, ir svarīgāks un, teiksim, ar attieksmi, ka tiešām grib dzirdēt pirms pieņemšanas iedzīvotāju viedoklis. Varbūt tās kaut kas ir precizējums un uzlabojums papildināms. Ja ar tādu to piedara, mēs jau varam vienkārši veidot, teiksim, sistēmu, ir izstrādāts projekts un nevis ielikt mūsu, teiksim, tīmeklī, bet mēs vienkārši varam pateikt, ka lūdzu, nezinu, kuras tur mēneša pirmdienas vai trešdienas vakarā, 6 vai 7, kad visi, teiksim, ir mājās vai 8 vai taisam Zoomā, tīmā, teiksim, un noprezentējam. Kur mums ir saistošie noteikumi, galvenais tas ir tas, vai, teiksim, sabiedrībai tiekam ir interesi, viņi var pievienoties, pieslēgties, vai ir kaut kāds viedoklis vai nav viedoklis. Un tad to diskusiju, es saprotu, ka arī no pašvaldības darbiniekiem tas prasa laiku, savu privāto to laiku, bet to jau visu to elastīgi arī var organizēt. Bet tas ir tikai tad, ja mēs palīdzam izprast iedzīvotājiem, kur ir tie būtiskākie saistošie noteikumi. Es papildināšu, vai jūsu ideja pieņem, es neatceros, ja jums bija, man šķiet, ka nebija, ko jūs domājat par izbraukumu domasēdē, kad deputāti brauc kaut kur uz citu vietu, apvienot? Es būtu par, es būtu ļoti priecīgi, jā, es būtu priecīgi, kad ja to varētu darīt. Bet to var darīt, un, teiksim, tā ir viena no tām saiknēm, ko varētu, teiksim, veidot, un pie reizes arī, bija arī iedibināta tā praksa, tagad šobrīd kaut kā mazliet viņa pieklusis, mēs neesam atsākuši, un droši vien šis sasaukums vairs neatsāks, jo mums bija, ka mēs braukājām arī pēc, teiksim, domas sēdes, lai varētu iepazīt teritoriju, lai apskatītu arī vienu vai otru objektu, tikties arī, teiksim, ar pagasta vadītāju, ar cilvēkiem,
ar bibliotekas vadītājiem, ar skolu, lai mēs varētu redzēt arī uz vietas tās sāpes, kas viņiem ir un kādā veidā risināt. Bet šeit ir svarīgi, ja mēs paskatāmies, ir arī ministru kabinets ir mēģinājis, arī no Saeimas atsevišķas komisijas, kad organizē izbraukumu. Un tā aktivitāte sabiedrības, viņa ir baigi mazā ir. Un tad liekas, it kā mēs kaut ko tādu darām, bet vai, būs pretī tas cilvēks, ka, manuprāt, vispirms mums vajag sakustināt sabiedrību, kurai interesē un kura saprot, ka ir jēga tajā visā, iesaistīties un būt klāt tam pasākumam, tad noteikti tā ir tā liederība. Cits atkal var būt tās caur šo, mēs atkal varam mēģināt kaut kādā veidā iesaistīt. Varbūt tās, pieņemsim, mūsu gadījumā, ja mēs esam 2 jauniešus uzrunājuši un viņi ir gatavi, iesaistīties politikā. Varbūt tās varam mēs ar jauniešiem, pēdējās klasēs, aizbraucam, pieņemsim, uz vecumnieku vidusskolu, un tur uztaisam izbraukumu domas sēdi, lai, viņi vismaz redz, kā tas notiek. Var gadīties arī dažādiem, Viens ir tas, ko es vēl gribētu atzīmēt, arī skatoties jūsu iepriekšējās debates, tieši par jauniešu vispār iesaisti līdzdalības procesos. Tā jau ir tā nākamā paudze, kas te būs un dzīvos, un mūsu šodien pieņemtie lēmumi ietekmēs viņu rītdienu lielā mērā. Un kā vēl vienu nišu saredzu tiešām šo te darbu ar skolām, daudz ir runāts un diskutēts par to, vai skolās ir jābūt novadu mācībai. Tas ir arī palicis šobrīd diskusiju līmenī, bet arī, mana pieredze ir gan pozitīva, gan netik pozitīva, kad esmu arī, jaudīgiem jauniešiem jautājuši, vai jūs varat nosaukt domas priekšsēdētāju, liela daļa to nemaz nevar izdarīt. Un tad varbūt te ir tas jautājums, un tāds priekšlikums varbūt aicināt vairāk deputātus, priekšsēdētāju vietnieku, izpildu direktoru uz skolām, paaicināt, pastāstīt sociālo zinību stundas, papildināt par to, kas tad ir vietējā pašvaldība, kāda ir mana kā jaunieša loma un mana balss, kā tā var tikt sadzirdēta manā novadā. Bet būtu interesi, pieņemsim, ja tagad domas sēde vienu izbraukumu uz Iecavas vidusskolu aizvest? Protams. Vienaudžiem, Jā, protams. Jo var pastīties vienām uz to, kad ir skolēnu domas, ir kā interesēti jaunieši, kas cenšas būt aktīvi. Un kā arī tikko Elaina teica par to, kad pajautā jaunietim, kas ir domas priekšsēdētājs, daudz nezinu. Mums ar prezidentu daudzās skolās, kad mēs bijām, nevarēja nosaukt, tu teici, projām ir vējons. Un tā ir tā diezgan lielā bēda. Jā, un tas, mēs nesaušu skolu vārdā, bet ir tiešām neviens vien. Mēs pārbaudījām arī signāla vēlēšanu sakarā, tagad signāla vēlēšanas uz Bauskas novadu, kad mēs braukājām pa skolām, stāstījām, tas situācija nav diezko laba, un tas, ko mēs vēršam uzmanību, vai novadmācība, vai pilsoniskā izglītības kaut kāda nodaļa vai kaut kas, nezinu, bet nav vairāk kaut kas labi, ja tādām pamat izpratnes lietām jauniešiem, un es saku godīgi, skarbi pateikšu, bet šobrīd jaunietis, kas atrodas skolā, paldies par labu eksāmenu, kā labu tādu piemēru, jā, bet ir ļoti, ļoti liels procents, kur tādu piemēru ir ļoti, ļoti tālu no tāda, jā. Es mazliet iestarpināšu, man bija tikko pieredze projekta ietvaros, ja, tātad līdzdalības projekts, un tikām paslavēti no Kuldīgas viesiem par to, ka mums bija ļoti daudz zēnu projektā iesaistījušies, un pirmais jau bija tāds, ha un hi, ko tad mēs te darīsim, ja, bet pēc 3 dienām viņi aizgāja mājās ar citām domām, pārdomām, rezultējās, ja, Sofijas interesi par projektu rakstīšanu. Tātad, ja tu spēj pasniegt tādas garlaicīgas lietas, interesanti, garšīgi, jaunietim, ja? Tad viņš sāks arī interesēties tālāk un domāt tālāk, jo tie paši jaunieši, ar kuriem mēs bijām tajā projektā, es domāju, ka vajag rakstīt tālāk nākamo projektu, kur mēs esam. Ja? Tātad solīt pa solītim, un tas attiecināms ir ne tikai uz jaunieti, tas ir attiecināms arī uz pieaugušu cilvēku un iedzīvotāju, jo man arī ir svarīgi dzirdēt, aiziet, runāt, pataustīt, pačamdīt, ja? Jo es arī visus jautājumus neesmu zinājis, bet man ir bijusi interese aiziet iesaistīties, ja? Bet vajag panākt to interesi. Ja? Ļoti labi, ejam tālāk, mums vēl jāspēr ļoti daudz sadaļas iziet cauri un laiks vairāk tiešām nav.
Tā tad iedzīvotāji padomas. Jā, virzoties tālāk runājot par līdzdalību sabiedrības jautājums arī par iedzīvotāju padomēm, kas arī pieminēts jūsu partijas programmā. Šobrīd Bauskas novadā nenoliedzami ir vairākas iedzīvotāju padomas, kas diemžēl nefunkcionē tā, kā tām būtu jāfunkcionē dažādu iemeslu dēļ, droši vien, bet skaidrs, ka tas ir svarīgs līdzdalības mehānisms, kas ir jāuztur un ir jācenšas nodrošināt jēgpilnu tā pastāvēšanu. Kā jūs saskatāt varbūt iedzīvotāju padomu stiprināšanu un izpratnes veidošanu par to, kas tas vispār ir un kā tam būtu pareizi jāfunkcionē? Jo šobrīd skaidrs, ka problēma ir lielā mērā gan varbūt padomju pārstāvju pusē, kas līdz galam neizprot, kas tad ir tas, kas viņiem ir jādara, gan bieži vien arī pašvaldības pārstāvju pusē, kas arī nesaprot, kas tad iedzīvotāju padomēm ir jādara, un tad veidojas situācijas, kad tie rezultāti nesanāk nonākt. Es uzreiz atceros, ka mums tikko bija mūsu jaunatnes jomā digitālā projekta ietvaros, mums bija līdzdalības sapulce kopā ar iedzīvotāju padomu pārstāvjiem, un tur arī viņi paši minēja, ko tad viņi gribētu. Viņi gribētu, lai pašvaldībā būtu kāds koordinators tiešais, ar ko viņiem sakonektēties, jo bieži vien ir tā, ka viņi nesaprot, pie kā griezties tās padomas. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka man šķiet, ka abām pusēm, kā tiek minēts, nav īsti saprotami darbības mehānismi, pienākumi, kā rīkoties. Jo es piekrītu to, ka mums vecumniekos padomē, ja nāk klāt veikalos vai vēl kaut kur mums tur vāks ir nokritis, jā, vai vēl, šādas lietas nav jārisina padomē, bet tie iedzīvotāji man šķiet pārprat un domāja, ka tā padoma kļūst par mazo pašvaldību, ja, kas ātri reaģēs un risinās viņas, tieši tā, ja. Tā tas nav, un līdz ar to es arī domāju, ka būtu ļoti, ļoti svarīgi šos jautājumus skaidrot. Nesen bija tikšanās ar moderatoru, kurā es arī biju. Man šķiet, ka sanākot kopā abām pusēm, tad arī tas kā teikt, tā vienādības zīme, kur mums ir jāiziet, arī rodās. Jā. Vienādu izpratni. Jā, vienādu izpratni, jā. Bet tas ir svarīgi, ja? Un, diemžēl šis brīdis, teiksim, kad mums vecumniekos ļoti spēcīgi cilvēki aizgāja projām, ja? Bet ir jāsaprot to, ka ir jāskaidro iedzīvotājiem, un tad tai padomē nebūs tāds sloks, kāds bija uz šobrīd. Jā, tieši tā. Es īstenībā uzreiz pēc likvidācijas parunāju ar vecumnieku pārstāvjiem, iedzīvotāju padomes, un es saprotu, ka arī īslīdz, kāpēc padomē mēs aizgājām prom lielākā daļa, mēs ļoti labprāt strādātu. Bet tā kāda jēga? Godīgi, tā kā es skrienam pret sienu, tā kā katru dienu iedzīvotāji brāc uz mums, mēs brācām mūsu pašvaldību brāc uz mums, uztaisām vēl vienu struktūras, kuras viens otrs saprēk. Un tad mēs labāk dzīvojam mierīgi, darām visu caur mūsu organizāciju, kur mēs esam mūsu biedri, un mums ir tāpat labi. Jā. Bet ir jāsaprot, ka šāds veidojums, šāda struktūra, tas ir jauns. Ja? Tas ir tikai jaunajā likumā, un līdz ar to, cik ir pagājis tas laiks. Un te ir arī pareizi teica, ka ir tā neizpratne gan no pašvaldības puses, gan, teiksim, arī no iedzīvotāja puses. Un te ir tas skaidrojošais darbs, tā komunikācija. Kad jārunā, lai varētu skaidri un saprast, kas par ko ir atbildīgs un ko kurš var izdarīt un ko kurš nevar izdarīt. Jo arī, teiksim, atsauksmes palasot, ko tad, teiksim, ko var izdarīt, ja nauda netiek iedota. Ja, bet šeit jau netiek runāts, kad iedot naudu, ja, vai atalgots tas darbs ir. Ja. Tas ir sabiedrisks darbs, kur tu pārstāv, teiksim, savas kopienas iedzīvotājus, un tu mēģini, teiksim, jo arī pašvaldībai ir vieglāk runāt ar dažiem cilvēkiem, nevis, teiksim, tad, kad sanāk telpā, 100 cilvēki, ja, un katrs kliedz, un katrs saka tās savas vajadzības. Jo mēs zinām, ka visas vajadzības tāpat tās nekad nebūs apmierināts, bet ir teiksim, kas mēģina izsijāt, ja, to, un tad kopistiski cits jautājums, tā iesaiste tas, kas to konkrēto kopienu teritoriju ietekmē kaut kādi, teiksim, pašvaldības pieņemtie lēmumi, tā iesaistē noteikti varētu būt aktīvāka. Jo man ļoti patika arī tā uzsāktā tradīcija arī šajā sasaukumā, kad rudenī, bet man liekas, ka rudens ir par vēlu, tad, kad budžetu veido, kad brauc arī, teiksim, domas priekšsēdētājs, vietnieks, izpildirektors, apvienības vadītājs, teiksim, un tikās ar iedzīvotājiem, un tad, mēģināja uzklausīt to viedokli, bet uzklausot viedokli,
katrs izstāstot, kas ir nepieciešams uzlabot, un nereti tas viss ir saistīts ar kaut kādas infrastruktūras uzlabošanu, kas prasa arī naudu, nu, tad tev ir jābūt pietiekami, teiksim, atklātam un jāpasaka, jā, mēs esam, teiksim, sadzirdējuši jūsu, bet mēs varēsim atļauties no tās lietas un jāpamato, kāpēc tieši tās lietas, ja, ir nevis tās, teiksim, citas lietas, ja, kas ir. Līdz ar to var būt tās, nu, tāda, arī tā komunikācija, tā palīdzība, lai nav tā, kad visi tagad dusmīgi ir uz šiem, teiksim, cilvēkiem ir, kad ir varbūt tās ir jau pavasarī jāsāk, teiksim, domāt par nākošā gada budžetu, un tad, teiksim, tu uzklausi, tu kopā ar apvienības vadītāju uztais to listi, ja ir, un tad tu mēģini, teiksim, ar iedzīvotājiem prioritizēt tos jautājumus, tad ir tās iespējas, ko finansiāli tu vari atļauties, ja ir, un tad tu nonāc līdz kaut kādam, bet tad tev ir jāskaidro tie pieņemtie lēmumi, kāpēc tieši to darīsim nākošajā gadā, varam budžetā iekļauties nevis kaut ko citu, ja ir. Bet tas ir tāds, manuprāt, tas nav neviena, ne divu gadu jautājums, jo mēs jau parasti, nu, arī mūsu, teiksim, tā nācija ir tāda mentalitāte, ja ir, kad mēs visi, teiksim, gribam un mums ir ne tikai, teiksim, man kā cilvēkam ir taisnība, bet ir arī, nu, teiksim, vienai vai otrai kopienai. Mēs ļoti, nu, teiksim, grēkojam ar to, ka mēs nesadzirdam otru cilvēku. Ja, mēs mēģinām runāt, teikt, bet it kā mēs klausamies, ja, bet pa vienu ausu ielaižam, pa otru izlaižam cauri, it kā mēs ķeksīts ir izdarīts, bet, nu, mēģināt sadzirdēt un atrast to kopīgo. Bet tur ir abām divām pusēm, jo mēs zinām arī, ka iedzīvotāju padomēs ir arī ļoti atšķirīgi cilvēki, kas ir. Es atceros, tad, kad mēs veidojām šo sarakstu, ir atsevišķi cilvēks, ko es esmu uzrunājusi, un, nu, tās samazgas, kas nāk, teiksim, no atsevišķiem iedzīvotājiem, un viss, nu, tas temperaments, kas ir, un kur tu esi vainīgs arī tas, kas valdībā notiek, kas saimā notiek, ja, ir, kas vispār nav saistīts ar teiksim, mūsu novadu, ja, ir, nu, mēs esam atšķirīgi, bet līdz ar to ir jāmācās mums klausīties, ieklausīties viens otrā. Bet paldies pilnīgi noteikti tām iedzīvotāju padomēm un tiem cilvēkiem, kas savu laiku tiešām investē šajā idejā par iedzīvotāju padomēm, kas darbojas, kas sniedz tos priekšlikumus, kas uztur kontaktu ar apvienību pārvaldēm, kas nāk, jā, reizēm tas beidzas ar to, piedod, mēs neko nevaram izdarīt, jo mums budžetā tam nav naudas, jā, bet paldies par to darbu, jo mēs esam pašā sākumā, kā Ināra teica. Un es ļoti ceru, kad arī tie, kas ir izstājušies un aizgājuši, ka pēc laika atgriezīsies. Ka tas nav tā uz neatgriešanos, ja, ir, kad saskatīs iespējas un atgriezīsies aktīvi. Jo mums aktīvu cilvēku ļoti, ļoti iztrūkst. Jā, trešais bloks jums programmā ceļu un iedzīvotāju mobilitāti. Un varbūt ne gluži tieši no jūsu programmas, bet jautājums par mobilitāti ar velosipēdu, par veloceliņiem. Vai esat domājuši, runājuši iekšēji, varbūt plašāk par šo veloceliņu attīstību, vai saskatāt kaut kādus konkrētus virzienus, kuru vajadzētu vai nevajadzētu, ja? Jo skaidrs, ka mobilitāte Eiropā ir ļoti attīstījusies, Rīgā lēnām sāk veidoties arvien aktīvāk šī velo kultūra, tā gribētu teikt, vai ne? Bauskā, nu, pa skolām daudzi brauc, taisnība, arī Bauskā diezgan daudzi brauc, jā, bet kā ar veloceliņu attīstību, lai tas būtu vēl draudzīgāk pilsētā, jā, veicinot to eko pārvietošanos, jā. Tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu savienot Iecavu ar Bausku, kā mums tikko LSM uzdeva šādu jautājumu, kāds ir mūsu viedoklis, jā, vai varētu savienot vecumniekus ar Bausku un veidot to tīklu tik ļoti lielu rundālu Bausku, un tas būtu brīnišķīgi. Bet ir jāsaprot tas, ka tas prasa ļoti lielas investīcijas, ļoti lielas. Un tad ir jautājums, kas ir prioritārs, vai, teiksim, veloceliņš, vai nu vispār lauku teritorijai izkļūt, teiksim, no mājas un aizbraukt uz darbu, vai, teiksim, pie ārsta vai vienalga, kur jāiet. Un tas ir tas, manuprāt. Es tiešām atvainojos, nezinu, es aiz Ceraugs, es tālāk vēl aiz Circle-K, Degvielas uzpildes stācijas, ja Griķu skolu, tur uz priekšu ir tas zemes ceļš tālu, ved vairāk kilometrus, kur man nākas braukt gandrīz katru nedēļu vairākas reizes, jo tur ir jaunieši dzīvo, kuriem vienkārši sabiedriskais transports neiet. Nu, viņiem tur nav vienkārši sabiedriskā transporta, vai tikai skolas autobus praktiski, jā. Un ir ļoti, ļoti grūti kaut kur nokļūt, jā, 5 kilometri kājām, ja gribiet līdz normālam ceļam. Jā, bet tāda bija man bērnība. 5 kilometri pa dubļainu ceļu līdz asfaltam. Gribēju iet uz priekšu, tā kā te arī bišķi pašiem ir jāgrib.
Jā, bet te ir arī, teiksim, ieradumi un atgriežoties arī pie tās, pieņemsim, arī, pašvaldība bērnu nogādāšana līdz skolai un visi. Mēs tagad esam, manuprāt, tā ļoti ekskluzīvi mums visiem šķiet, ka, ja es dzīvoju privāti mājā, tad man pašvaldībai jānodrošina atbrauc man pagalmā un paņem, ir. Līdzīgi, teiksim, mēs esam gājuši un kaut kur vienkops, kur ir sapulcējušies, un tad mēs esam vai sabiedrisko braukuši vai vēl. Velosipēds jau ir viens no, pieņemsim tāpat Holanda, ka paskatās, ir visi bērni, teiksim, vai vecāki uz darbu, ir ar velosipēdu pārvietojās. Cits jautājums, cik tas ir droši mums šeit. Un līdz ar to ir jāskatās tā mobilitāte un tā plašāk, bet arī prioritizējot. Un manā skatījumā, ka pats primārākais ir vispirms tomēr ir katram tam iedzīvotājam, vienalga kurā ciemā viņš dzīvo, kad puslīdz normāli to ceļu, lai viņš kaut kur var noplūt. Un tad ir veloceliņš. Jā, bet es varu teikt, kāpēc tas ceļš ir nepieciešams. Mums vecumnieku pusē ceļš vecumnieki misija iecava, ja? Es domāju, ka tas cilvēkiem ir zelta vērtē šobrīd, ja? Jo nepavelti mēs redzam pat sociālos tīklos, ka cilvēki dzer šampanieti tajā dienā, kad lej asfaltu tur, ja? Un ko tas nozīmē, ko tas vietai jau nozīmē, tur tā attīstīsies, ja, jo jau nekustamā īpašuma cenas jau ir augšā jau tiem vietējiem dzīvokļiem, ja, jo palielinās mobilitāti un, protams, kad tas ir nepieciešams cilvēkiem. Es domāju, ka šampanieti dzers, ja tiešām sanāks tā, kad uzsāks no tās Ozolēnas līdz Bārbalē pirmo posmu, teiksim, uzlies. Kad tur, man liekas, ilgi dzers to šampanieti un daudz. Jā, bet, redzēju, kā cilvēki priecājās. Jā. Ok, par uzņēmējdarbību. Jā, jautājums par uzņēmējdarbību no Bauskas rajona lauku partnerības. Pirmais punkts jūsu partijas programmā. Piesaistīsim novadā vismaz vienu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu, kas radīs vismaz 100 jaunas darba vietas iedzīvotājiem. Jautājums ir, kas tieši ir padomā un vai ir jau kāda ideja par to, kurš varētu būt šis uzņēmums, kas tiks piesaistīts? Jā, īstenībā šis ļoti labi sasaucās ar aizliegtā paņēmiena eksperimentu, kāds ir skatījies, kur ārvalsts investori. Es saku ļoti žēl, ka nekrīt Bauskas. Tiešām bija ļoti, es gribētu redzēt, kā norēģēt Bauskai, jā. Jo Jelgava norēģēja, man liekas, ļoti, ja var teikt, tīzli. Ja es varu atļauties publiski pateikt, man liekas, ļoti tīzli norēģēja. Jā, kāds tas jūs redzējums? Jo attiecībā arī par mūsu, teiksim, šī brīža sasaukumu vairākās reizēs es arī mēģināju inicēt un lai mums, jo ikdienā, protams, ar šiem jautājumiem un tiekās ar uzņēmējiem un arī ar investīciju piesaisti domas priekšsēdētājs un vietnieks. Ja, un mēs kā deputāti, mēs ikdienas darbos neiesaistamies. Mēs no vienas komitejas uz otru un doma sēdi. Un tad mums vienreiz mēnesī ir šīs neformālās tikšanās reizes. Un es biju arī rosinājis, ka varbūt šajās neformālās tikšanās, tad, kad nav publiski, pastāstīt mums kā deputātiem tās būtiskākās galvenās tikšanās, kas tiek darīts. Galva tika pakratīta, tā kā laimi tagad ir, bet nevienu reizi mums nekas arī tāds nebija. Jā, uzreiz gribu teikt, nav mums konkrēts uzņēmums padomā, ka tagad ievēlēs mūs kā deputātos un mēs nākošā dienā atvadīsim, teiksim, un rekur ir uzņēmējs un 100 darba vietas ir. Bet mēs gribējām arī pietiekami konkrēti, ja sanāk, ka mūs ievēl, lai pat šiem 4 gadiem mēs arī, jo no sākuma mēs vispār bijām tādi ambiciozi 200, un tad mēs sapratām, bet mums vēlētājs prasīs un vilks vai mēs varam, un it sevišķi, ja augstas pievienotās vērtības, tad tur ir mākslīgais intelekts, teiksim, datori un viss ir, tas cilvēku skaits nav tas noteicošākais, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka mūsu, teiksim, iedzīvotājiem ir nepieciešamas labas darba vietas. Līdz ar to, tātad, ko es ar to gribu teikt, gatavs mums nav neviens projekts, bet tajā pašā laikā mēs esam gatavi iesaistīties. Es pietiekami ilgi, jau tagad 2. sasaukumā es esmu ievēlēta LDDK, teiksim, padomē, un es domāju, ka arī mūsu uzņēmēju klubam, kas arī ir, un arī pašvaldībai, mēs varam izmantot šo platformu, kas ir LDDK un LTRK, pirmām kārtām reklamējot mūsu tās iespējas, kas ir, ar visiem, teiksim, pievadiem, piesaistēm, kur kas var būt, ir izmantot šo, un arī caur LDDK it sevišķi ir pietiekami daudz tiek organizētas tikšanās,
kur arī ārzemju, teiksim, vēstniecības pārstāvniecības piedāvā arī divpusējās, teiksim, sarunas, kad brauc no citām valstīm un kur ir iespēja tikties, teiksim, dibināt šos kontaktus. Ja, un es domāju, ka arī pat tā svaigi, teiksim, es atkal padomē ievēlēta, ja ir, un līdz ar to man ir visas iespējas arī izmantot šo platformu, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka, lai investoru piesaistītu, pirmai personai jābūt ļoti aktīvai, jo tur gan eksperts nevar. Eksperts var palīdzēt, sagatavot un atbalstu nodrošināt, bet, lai lielu investoru dabūtu, viņam tomēr ir tā uzticēšanās iet caur to pirmo personu. Un, manuprāt, pietiekami daudz ir teiksim, vizītes un viss, kas ir iespējams. Tāpat tās ir dažādas izstādes, kur arī mēs esam savā programmā piedāvājuši. Ir viens, ko mēs varam caur LIA stimulēt, kopīgus, teiksim, stendus un caur projektiem piesakoties, bet arī mēs kā pašvaldības, domāju, tas nav tik dārgi, ka mēs varam gatavot arī, teiksim, kopīgu stendu no Bauskas, teiksim, uzņēmējiem, kādam, ja, lai mēs varam arī, teiksim, iziet ne tikai ievilināt šeit, bet arī, teiksim, uz eksportu. Es tieši gribēju vēl papildināt, jo gan arī jau pieskāries, gribēju vienkārši, ka, jau ir laiks arī droši vien, ka apzinoties to, kā vēlmi un ambīciju Bauskas novadam, arī paredzētām finanšu līdzekļus. Un tiešām tās iespējas jau ir. Expo, pasaules tirgi, bija darba biržas, kur tiekās lielie uzņēmumi. Vienkārši ir pašiem, protams, ka tas viss maksā. Kaut ko tas maksā, vienkārši ir jāparedz. Mums ir unikāli arī, teiksim, LDBK prezidents ir mūsējais, Baušķinieks. Tagad arī viņš atrodas, teiksim, vienā izstādē, ir attiecībā par savu to kompāniju. Viņam tā pieredze, kas ir uzkrāta. Nevajag šeit, es jau sen teicu, Jā, labi. Turpinot Latviju tālāk, mēs paspējam vēl pēdējos galvenos punktus iziet cauri. Ļoti vienmēr svarīga tēma visiem ir bijusi un skaidrs loģiski dzīvība vecpilsētā, un ļoti arī skaidrs esmu definējuši savu programmā. Un gan būtisks mans jautājums, gan arī Bauskas lauku partnerības jautājums, ko viņi šeit ir akcentējuši. Vienīgi programmā neredzam atbalstu kultūras darbībai novadā, amatiermāksla, kultūras pasākumi, valsts svētku atbalsts kultūras infrastruktūrai, nemateriālā kultūra vēstures mantojuma saglabāšana. Atbalsts minētiskajā vecpilsētā, kas ir apsveicami, jo tas tiešām ir nepieciešams. Bet kā ir ar pārējo novadu? Vai tā jums nebūs prioritāte, vai arī vienkārši nepietika vietas, teiksim, tajā programmā, un tomēr tas ir parastāts, Būsim godīgi, mums nepietika vietas. Mums jau tā laina svītroja ārā un ņēma, un tad mēs sākām apvainoties savā starpā. Bija uz 8000 zīmēm reiz 2, jo patiešām sākotnējā redakcijā bija salikts pilnīgi viss. Mēs pilnīgi noteikti atbildot uz šo jautājumu, mēs kā pašvaldība jau nevar atteikties no tām funkcijām, ko tai nosaka pašvaldību likums. Kultūras dzīve, visas šīs lietas, nemateriālais kultūras mantojums un viss tas ir, tā ir pašvaldības funkcija. Un, protams, ka atbalsts tam būs, mēs nevarētu pastāvēt. Ne mazāk kā šobrīd. Un mēs tiešām, mums likās, zināmā mērā pat pašsaprotam, ka tam tā vienkārši ir jāturpinās, nevis, ka tas būtu jāsola, ka kultūras nams turpinās dzīvot, jo viņiem ir jāpastāv, kultūrai ir jābūt. Un arī tam, kas tur vēl bija nemateriālais mantojums, atbalsts citām vēsturiskajām ēkām, celtnēm, kas mums Bauskas novadā ir. Tas visnotaļ ir saglabājams, un tāpēc jau pašvaldībā ir šī arī programma kultūras pieminekļu, kultūras mantojuma saglabāšanai. Protams, tas vienmēr atkal atdurs pret finansējumu, cik lielu mēs kārtējā gada budžetā varam paredzēt finansējumu tam, bet arī tas ir skatāms pēc mūsu budžeta iespējām, jo vairāk mums ir finansējums, ko mēs varam atvēlēt šai programmai, jo vairāk un investēt mēs varam un aicināt arī iedzīvotājus šo mantojumu. Bet jābūt ir pietiekami atklātiem arī pret iedzīvotājiem. Arī pirmsvēlēšana gaisotnē nav jau noslēpums esošais, teiksim, ārpolitika un esošā, teiksim, līdzekļi, kas ir nepieciešami drošībai. Un šobrīd jau arī notiek, teiksim, pietiekami plašas diskusijas Rīgas gaiteņos attiecībā par finansējumu, teiksim, pārskatīšanu pašvaldībām. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka, diemžēl, mēs varam solīt ļoti daudz, bet tomēr ir jāsaprot, ka ir reāls lietas, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties. Es domāju, ka visi klātesošie un arī visi, kas klausās un visi iedzīvotāji, ka drošība ir numur 1. Ja nebūs tā, tad... Labi, dodamies tālāk. Paldies par šo atbildi. Nākamais medicīnas pakalpojumu veselības veicināšana. Tiešām ļoti daudz sarakstīts un arī konkrēti, kas mums tiešām ļoti patika. Bija arī politiskā spēki, kuri
teiksim, kā ir lēja ūdeni programmā un īsti nevarēja saprast, ko domā, bet šeit tiešām ir atrodama konkrētība. Un tas, ko pēdējiem teikumam pieķeroties par sporta zāli Vecavas pamatskolai, zināma sāpe, skaidrs lieta ilgtermiņā, jā. Jautājums ir par to, nu jā, droši vien budžeta ietvaros, kādā termiņā jūs to redzat? Nu, pirmām kārtām ir labā ziņa tāda, ka šogad, tagad laikam arī, vai jau ir noslēdzies, tad bija tehniskais projekta izstrāde, tas būvprojekts, un viņam tagad arī, man liekas, vajadzēja kaut kad pavasarī, vasaras sākumā noslēgties. Un, protams, par saviem līdzekļiem tieši, teiksim, pašvaldība to nevar uzbūvēt, un arī šobrīd esošajā sasaukumā, nu, mēs esam vienojušies, un ne tikai, teiksim, es, kas esmu nākusi no Vecavas un mācījusies Vecavas skolā, bet arī, teiksim, pārējie kolēģi ir sapratuši, jo tā skola ir ar nākotni. Es domāju, bērnu skaita ziņā ir, un ka tur ir nepieciešams. Un mēģinās skatīt, ko piedāvā, teiksim, projektu kontekstā, no kāda projekta kontekstā, lai mēs varētu uzsākt šo būvniecību. Un svarīgi, ko mēs arī akcentējām mūsu programmā, ka mūsu skatījumā to liederību ir viens ir uzbūvēt, bet ļaut šajā sporta zālēs iet arī, teiksim, ārpus skolām visai sabiedrībai. Protams, atkal ir vajadzīgs, teiksim, viens, kas ir atbildīgs un uzrauga, lai tur, teiksim, netiek izdemolēts vai vēl kaut kas tāds, ja ir, bet es domāju, ka tas finansējums nav tik liels, lai to varētu nodrošināt, bet ļaut cilvēkiem tiešām izmantot šo infrastruktūru. Un vēl viens papildus jautājums par šo pašu bloku par Bauskas slimnīcu, kas jums ļoti daudz pieminēt, tiešām ļoti arī skaidri pateikts. Un skaidrs, ka Bauskas slimnīca pēdējos, gribētu teikt, mēnešu, gadu jau laikā ir tiešām jūtama izaugsme, tiešām arī kā parasti iedzīvotāji, kas dzīvo novadā. Un jautājums tieši par filiālēm Iecavā vecumniekos, kāda jums ir tā vīzija un varbūt kā uz to varētu virzīties, lai tiešām tie pakalpojumi būtu arī pieejami tuvāk, kā tas ir, jā, lai nav jābrauc, teiksim, uz to novada centru Bausku. Man ir arī šodien bijis saruna, jo es periodiski uzturu kontaktu ar slimnīcas vadītāju ar Margaritu, ņemot vērā, ka mēs abas divas, viņa vada šo slimnīcu, bet man ikdienas darbs ir ar veselības, teiksim, aprūpē. Un līdz ar to mēs tā mēģinām apmainīties ar informāciju. Un šeit, kā mēs arī programmā teicām, mēs pilnīgi 100% atbalstam viņas vīziju, redzējumu, teiksim, stratēģiju, kādā veidā viņa arī tos uzsāktos darbus ir. Un arī viņa līdzīgi tāpatās tā kā mēs arī iepriekš, jo visiem bija bailes, kā tad tur būs, tagad iestādes tiek teiksim, Iecavas un vecumnieki ir nolikvidētas un beigās pakalpojums vispār pazudīs veselības aprūpes abās divās, teiksim, vienā pilsētā, otrā ciemā. Nebūtu nē, jo tur, kur ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un to blīvumu, kas ir tās filiāls, kas ir Iecavā un vecumniekos, viņas ir saglabājams. Un arī, teiksim, ir tā vīzija un tā stratēģija ir iestrāde, ir paplašināt arī Iecavai tos pakalpojumus, kas ir, protams, mēs runājam šeit par ambulatoriem pakalpojumiem, par vizītēm, teiksim, par kaut kādiem izmeklējumiem. Šobrīd ir rengens un ultrasonogrāfs, bet vēl, teiksim, skatāmies, ko mēs vēl tur varam atļauties. Ir arī iecere dienas stacionāri kaut ko, teiksim, no ķirurģiskās nodaļas, teiksim, kaut kādas, teiksim, manipulācijas, ir rehabilitācija, kas ir arī ir ieplānota, ja ir šīs lietas, tā kā nevis samazināt, bet iet plašumā ir. Un otrs ir vecumnieki, un vecumnieki šeit ir, es saprotu, ka slimnīcas vadītāja ir arī prezentējusi deputātiem, es tajā gan nepiedalījos tajā sarunā. Ir prezentējusi. Jā, ir attiecībā par vecumniekiem. Vecumniekos ir tā dislokācijas vieta, kas šobrīd ir. Viņa mazliet sarežģīja, jo mēs saprotam, tie, kuri ir jauni un ir privātais transports, viņiem ir vienalga, kur atradīsies, viņi arī uz Bausku var atbraukt. Bet lielākoties, sevišķi laukos, ir svarīgi, kā tas vecais cilvēks, teiksim, var nokļūt. Un, lai varētu šobrīd tur, kur atrodas vecumnieku, teiksim, filiāle, ar sabiedrisko transportu viņam ir pietiekami vecam cilvēkam ir sarežģīti aiziet, jo ir pietiekams gabals, kas ir veicams. Līdz ar to mūsu skatījumā, un es personīgi arī atbalstu, kad ir jāskatās mums tuvāk centram, it sevišķi skola mums tikko ir piebūvēta, var gadīties kaut kur mums izbrīvējās kaut kādas citas telpas, jo es saprotu, tur nav pietiekami plašs, iet runa par kaut kādiem 100, teiksim, kvadrātmetriem, kas ir vajadzīgs, lai varētu nevis ieguldīt esošajā, jo šobrīd arī ir viena puse ir teiksim, filiāle slimnīcas, un otrā pusē ir pansionāts.
Jā, un tad, ja teiksim, jo sabiedrība noveco, arī pansionāta vietas mums noteikti būs pieprasītākas vēl vairāk nekā šobrīd ir. Un līdz ar to nododot visu šo māju, atbrīvojot, tad mums ir iespējas izplasties pansionātam kā tādam un atrodot vietu tuvāk tur, kur ir sabiedriskais transports, autooste, kur cilvēks izkāp no autobusa, viņš iepērkās veikalā un pie reizes viņš arī apmeklē, teiksim, to ārstu. Bet runājot par pakalpojumu klāstu kā tādu, tātad tie, kas šobrīd ir viennozīmīgi, šobrīd ir vienīgā problēma, kas ir rentgens. Es saprotu, ka viņš ir, teiksim, izgājis no ierindas, un tas maksā kaut kāds 100 000, bet tas pieprasījums, jo arī, lai tāds izmeklējums veikt, ir svarīgi arī skaits, lai to kvalitāti nodrošinātu. Un manā skatījumā, kad diez vai vajadzētu tik, teiksim, attīstīt un visur, kur ir nepieciešams, bet drīzāk varbūt tās mēs varētu būt tā pašvaldība, kuras skatās, ka tiem vecajiem cilvēkiem, tiem, kuriem nav bērni, kas var aizvest viņus vai neiet sabiedriskais transports, lai viņš varētu saprātīgi aizbraukt un atbraukt atpakaļ, ka tomēr pašvaldībai vajadzētu nodrošināt transportu, lai, teiksim, to veco cilvēku paņemtu aizvest uz to konkrēto izmeklējumu. Bet tas ir tie, kur ir tie dārgie, kur ir vajadzīga iekārta. Savukārt, vizītes, es saprotu par oftomatologu, tagad iet runa, kad varētu, teiksim, arī kaut kādas dienas braukt, jo izveidojot esošo struktūru, paverās daudz lielākas iespējas uz kaut kādu, teiksim, laiku, uz kaut kādu dienu, teiksim, tas speciāls ne tikai Bauskā viņš sniedz pakalpojumu, bet viņš arī, teiksim, Iecevā un Vecumniekos sniedz. Tāpēc mēs esam ar viņas to redzējumu ļoti apmierināti un atbalstoši. Vēl ir viena jauna lieta, ko mēs arī programmā ielikām iekšā saistībā par veselības veicināšanu, kas ir ļoti svarīgi. Jo šobrīd dzīvojam mēs no projektu uz projektu, bet, ja mēs runājam un arvien vairāk arī sabiedrība, teiksim, pieprasa un sāk rūpēties jau saulēcīgi par savu veselību, un šeit es nedomāju tikai par sportošanu un teiksim, par peldēšanu, bet arī ir citas izglītojuši arī tās pašas vingrošanas un viss, kas ir vajadzīgs uzturēt, lai sev, teiksim, kaut kādā formā. Tad mūsu skatījumā tomēr, kad ir jāatrod līdzekļi, vienalga, teiksim, kaut vai sākumā tie nav lieli līdzekļi, bet lai varētu mēs plānveidīgi nododot caur deleģējumu līgumu tai pašai mūsu slimnīcai, lai viņi visā, teiksim, Iecevā, Vecumniekos, Rundālē, Bauskā, lai viņi arī organizē šos pasākumus, teiksim. Veselības veicināšanas aktivitātes. Veselības veicināšanas aktivitātes. Protams, papildus, teiksim, piesaistot projektus, bet tas ir papildus, bet lai nav tā, ka vispār ir iztrūkums. Nav projekta un nekas nenotiek. Pēc tam aktivizēt tos cilvēkus, iesaistīt atpakaļ tajā, tas ir baigi sarežģīti. Tur visu laiku ir, teiksim, jānotur. Bet viena lieta, ko es vēl, kas varbūt pat neprasa ļoti lielus ieguldījumus, ir pārorganizēt mūsu sporta infrastruktūras pieejamību. Jā, tas ir atvērtais. Mums arī mūsu aktīvie saraksta biedri, kas nodarbojas ar sportu un sporta dzīves veicinātāji un iedzīvotāji arī parunājot ar to, kāpēc es nevaru svētdienā tikt, zāle stāv tukši, kāpēc es nevaru aiziet rudenī, kad slikts laiks neir, un varbūt pat vasarā vajag iet ārā, izmantot ārā infrastruktūru, kad ir labvēlīgs laiks. Bet ziema, novembris, slikts laiks, kāpēc ģimene nevarētu aiziet, pakustēties. Viens pavingros muguras vingrinājums uztaisīs, otrs kaut ko varbūt grozā, bumbu pametīs, piemēram, vai ne? Tā ir, ok, tad Nelīdz, tad tālāk par izglītības pēdējo izglītību un jaunatni 7. sadaļu. Dators aizgīt gulēt. Jautājums ir principā labi, tad es varu ieskicēt, Nelīdz varēs papildināt, tad tiešām radīsim iespēju kompensēt transporta izdevumus pedagogiem, sniegsim atbalstu dzīvojamās platības nodrošināšanā. Skaidrs, ka kvalitīvi pedagogi ir vajadzīgi, jaunas asinis pedagogi ir vajadzīgas, to droši vien visās pašvaldībās mēs dzirdam, kāds jums varbūt ir šī galvenā ideja tieši saistībā ar tieši šo Bauskas no pašvaldību situāciju un iespējām? Pirmām kārtām laikam, mums arī ir bijusi diskusija, mēs mēģinājām mūsu jaunieti tirdīt un teiksim, viņa tur to redzējumu, kas viņam būtu svarīgi, vai kā es teicu, pārskriet pāri ceļam un no mājas uzreiz skolā ir, vai tomēr tik kvalitāte. Un tad, es neatstāstīšu par cik tu esi klāt, kas tev pašam ir šķiet svarīgākais. Man kā jaunietim Bauskas novadā, es esmu noteikti par kvalitāti. Kā jūs arī pašā sākumā teicu un minēju par darbu ar jauniešiem, ka tā ir kvalitāte. Tā ir attieksme pret jauniešiem un vispārīgi, ka tā ir kvalitāte. Kad es esmu, teiksim,
vairāk gatavs tad doties kaut kur tālāk, lai saņemtu kvalitatīvāku informāciju. Ka man nav vajadzīgs, ka es pārskrien pāri ielai, šeit ir mana skola, bet es nesaņemu to atdevi, kuru es vēlētos. Tad tiešām runa iet par kvalitāti, nevis par kvantitāti. Un līdz ar to, teiksim, atbildot uz to tavu jautājumu attiecībā, jo pedagogu mums ir tik, cik viņi ir, un pedagogi ir pilnīgi tā kā jebkurā citā profesijā, specialitātē, viņi ir ļoti dažādi. Ir kur labāki, ir kur sliktāki, un ņemot vērā to izkaisīto, kur ir arī daudz tās skolas un maz, mēs saprotam, ka arī ir ļoti grūti nokomplektēt, lai būtu visi tie pedagogi. Bet ja mēs skatāmies jēgpilni, izejot no izglītojumā, teiksim, kvalitatīvas apmācības, tas nozīmē, ka kaut kādām skolām līmenim ir jāsamazinās, jo mūsu tā pieeja ir bijusi iepriekš un arī šobrīd mazās klasītes tuvāk dzīvesvietai, un mazāk, teiksim, pārvietot viņus, teiksim, tālākos tajos braucienos, bet lai mēs tos pedagogus varētu, teiksim, atrast, mums ir, viņi varbūt tās ir dzīvojuši novadu vienā galā, un tagad, teiksim, viņš vairāk, teiksim, konkrētais tas priekšmets, viņam tur nebūs jāpasniedz. Lai varētu viņu kaut kādā veidā ievilināt citā skolā, kur ir, teiksim, vidusskola ar daudz bērniem un visi, mums ir jādomā, kādā veidā mēs viņu varam piesaistīt, lai nav blakus novads, kas viņu pārvilina. Transporta kompensējoša izdevuma tas ir viens, jo tas arī ir nevis caur atalgojumu palielināšanu, tas ir lētāk tīri arī no nodokļu, teiksim, no izdevuma pozīcijām, arī pašvaldībai kā tādai, kas tomēr mums ir jārēķina, kas ir, un mēs zinām, ka daudz, teiksim, arī, lai pārvietotos no vienas skolas vai no otras skolas, arī tas pats sabiedriskais transports, viņš nepiedāvā tā loģistika, viņam ir jābrauc. Un, lai viņš varētu braukt, viņam tomēr ir jāielai iekšā tas benzīns, un arī tad ir kaut uz servisu ir jāizbrauc. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir noteikti līdzīgi tāpatās, tā kā ir atsevišķas programmas, par ko mēs arī runājam, teiksim, lai dzīvojamās platības nodrošināšanu citās specialitātēs, pieņemsim veselības aprūpē, arī pedagogam. Ja tas skolotājs mums ir ļoti vajadzīgs, tad tādā gadījumā mums ir jāskatās, lai mēs ar dzīvojamo platību viņam varam palīdzēt nodrošināt. Un tāpēc arī ir uzsākts tas darbs, kas manā skatījumā ļoti lēni, gausi un vēl tur ir ļoti daudz, kas darāms, kad mēs arī lūdzām kā deputāti esošie sasaukumā, lai mūsu dzīvojamo fondu noinventarizē. Ja viņš beidzot ir noinventarizēts un ir pateicis, kurās vietās ir tie pašvaldībai paliek un pārējos mēs pārdodam, bet tur, kur paliek, ka mēs viņus pakāpeniski arī sakārtojam. Ja, lai nav tā, ka kur platība tev ir, bet tur it sevišķi, teiksim, pedagogu, mēs diez vai varam ievilināt tādā, teiksim, dzīvojumā telpā. Tā kā mūsu skatījumā šī loģistika, kas prasa, ja mēs ejam tas, kas mūsu stratēģijā ir apstiprināts, un ejam šo ceļu, tad, lai varētu piesaistīt un pārvilināt vienu vai otru, teiksim, kvalitatīvu pasniedzēju, mums vienkārši tas ir neizbēgami ir jādara. Jā, pēdējie divi jautājumi, viens no manis un noslēgs Elīza. Tad šobrīd vēl vēlētājiem, ja kāds grib parunāties jums individuāli vai kaut ko, vai jums ir kaut kādas idejas, kur jūs vēl varēs sastapt tuvākajā, tālākajā laikā līdz vēlēšanām, ja varbūt līdz 7. jūnijam ir jau kaut kāda tās ieceres lielākās, ko jūs varat padalīties, lai cilvēki var nākt jūs sastapt un aprunāties, vai varbūt varētu jums individuāli, kā jūs labāk vēlaties, varbūt varat izmantot iespēju pastāstīt. Jā. Pilnīgi noteikti var izmantot mūsu pirmkārt deputātu pieņemšanas laiku, ko mēs aicinām. Tas ir esošajā sastāvā jau, esošajā mēs vēl arī nāk. Jo mēs visi trīs arī startējam. Tātad mēs esam divas, bet ir Bruno, kas arī esošajā sasaukumā, un mēs arī tāpatās arī visi trīs arī uz jaunajā sasaukumā startējam. Bet es uzreiz arī, tur ir mūsu kontakti, mūsu informācija, tas nenozīmē, ka tikai pieņemšanas laikos, jo arī parasti mēs arī, man liekas, tur raksti tā iepriekš sazinoties, tas nozīmē brīvi, ja mēs mēģinām pielāgoties un nereti arī telefoniski var atrisināt daudzas lietas. Šobrīd laikam tāds baigais grafiks, kad ir konkrētās apdzīvotās vietās, ka mēs tiekamies, mums vēl nav saplānots, bet mēs domājam attiecībā par šiem jautājumiem, bet mēs esam atvērti, lai teiksim, arī uz ielas. Drīkst nākt un nāk cilvēki klāt, kas ir patīkami. Un nevis tā, ka nāk, tu tur, nospied pogu tur, kur nevajadzēja kā deputāti vai vēl kaut kas, bet ka nāk ar savu rūgtumu, ar sāpi
un arī zvana cilvēki. Tā kā ir kas ir, un to vajag izmantot, un to vajag darīt. Un, Elīze, tavs iedvesmojušās jautājums. Jā, noslēgumā ņemot vērā to, ka mums pirmo reizi šo debušu laikā tiešām pie galda arī ir jaunietis, kas ir tiešām ļoti, ļoti forši rēni. Varbūt tu vari īsumā padalīties, iedvesmot kādu citu jaunieti. Kā tad tu izlēmi startēt pašvaldību vēlēšanās, kas bija tas, kas tev motivēja, cik viegli vai grūti varbūt izvēlēties to pareizo vietu un kā līdz šim ir? Nu kā? Saka, kā ir. Īstenībā ir ļoti vienkārši. Tas teiciens ir nekas nemainās un nekas nemainās. Nu, un kā jaunietis Bauskas novadā, es sapratu, ka es vēlos darīt kaut ko lietas labā, lai kaut kas arī mainītos, lai tiem jauniešiem vispārīgi dzīves kvalitāte šajā novadā būtu labāka, lai būtu iespējas pieeja darīt tās lietas, kuras viņi vēlas paši darīt. Lai jauniešiem arī varbūt es būtu kā balss, tad var arī droši pie manis vērsties, nevis tikai pie pārējiem sarakstā par kaut kādām savām sāpēm, lai es varu jauniešu viedokli nodot tālāk. Jo, kā jau saprotu, es esmu jaunietis, es cenšos atbalstīt jauniešu balsi, lai to arī citi dzird. Tas bija mans mērķis, mans iemesls, kāpēc es šo daru, lai arī jaunieši sadzird. Lai nav tā, ka tas ir kāda viedoklis par to, ko jaunieši varētu domāt. Nē, ka tas tiešām ir tas, ko jaunieši saka. Es vienīgais, ko gribēju piebilst, kas man ir tāds rūgtums, kad citi kolēģi saprot, ka tās ir vēlēšanas pirmsgaisotnē. Un tad, kad ir sevišķi vidējais tas vecums, kad tur vēl kā ārā ir, kad uz diviem tiem jauniešiem, 18 gadniekiem redziet, cik jauns ir tas vidējais, aritmētiskais ir. Bet kāds tas pienesums būs? Un tieši arī tu ļoti pareizi arī pateici. Tā grupa un, teiksim, iedrošināt, kuru to sāpi vai problēmas caur tevi, jo viņiem ir vienkāršāk būs tev pateikt nekā man nonest. Un mēs jau katrs tādā sasaukumā ievēlēt, mēs jau katrs ar savām zināšanām, kompetencēm esam. Ja kāds iedomājās, ka viņam ir, 60 gadi, un viņš tagad visu laukumu var nokļaut, tad labāk, lai viņš nestartē vēlēšanās. Šis rīt pārāk skaists, es pat nevēlos papildināt šo teikumu, bija ļoti skābārgi ļoti spēcīgi, mēs ļoti labi apzināmies, kam tas bija. Un tas, ko mēs ar Elīzi, kam un kāpēc, bet Elīze, mums ar tevi noslēgumā ir jāapsaka tādi ļoti vienkārši un obligātie vārdi, ka šīs debates norisinās Erasmus Plus līdz projekta ietvaros Love Available 3.0, un šajās debatās runātājs nekādā veidā nepārstāv ne Eiropas Savienības, ne jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, bet tikai mūsu starpā gan politiskās partijas, gan biedrības laiks jauniešiem. Tātad tas bija viens, un otrais, darbie skatītāji, 12. maijs, 17:00. Pieļauju, ka varētu būt noslēdzošās debates ar individuālām politiskajām partijām. Pie mums ciemosies Zaļo un Zemnieku savienība. Publisks Fuju Latvija pirmajā vietā politiskajai partijai, kas atteicās nākt uz debatēm, startējot pašvaldību vēlēšanas Bauskas novadā, kas mums kā jauniešiem nenākot uz dialogu ar mums ir ļoti bēdīgi, bet tā ir jūsu personiskā izvēle un lai vēlētājs izvēlas pats. Lai vērtē paši. Un noslēgumā mēs Elīze sakam jums tiešām paldies ikvienam, kas bija šodien šeit. Paldies par jūsu laiku, paldies par viedokļiem un tiešām skaidro vīziju un redzējumu un arī nebaidīties no vārdiem, kas ir būtiski, nevis runāt aplinkus, ko mēs dažkārt politikā, diemžēl, dzirdam un redzam, bet tiešām runāt kā ir un skaidru vīziju un redzējumu. Tā kā paldies visiem skatītājiem un tiekamies pēc tam drīz. Čau! Paldies!